ASV militārie spēki mēdz piegādāt demokrātiju ekspresa piegādē. Jebkurā brīdī bumbvedējs var pacelties un trāpīt mērķim planētas otrā pusē, pirms tu esi pabeidzis skatīties garu filmu. Tas šķiet neiespējami, līdz saproti, ka tas nav ātrums, kas to padara iespējamu, bet gan darbības rādījus. Kā tas vispār ir iespējams? Skaties tālāk un uzzini. ASV nebija tieši radīta globālai dominēšanai. Protams, tā ģeogrāfijā tai izkrita pilnā loze, neizsmeļamos resursos, neaizsalstošās ostās un divos okeānos, kā ūdens miesas sargos. Bet šī priekšrocība darbojas abos virzienos. Ja ienaidniekiem ir jāpārvar okeāns, lai sasniegtu Ameriku, Amerikai arī ir jāpārvar okeāns, lai sasniegtu viņus. Tagad jūs saprotat, kāpēc. Lielāko daļu savas vēstures ASV atturējās no iejaukšanās ārvalstu politikā. Hei, pārstājiet smieties! Okeāna šķērsošana nav lēta. Protams, Amerika 1949. gadā pievienojās NATO, bet pirms tam vārds izolacionisti īsti neder. Monroe doktrīna bija tikai pieklājīgā versija frāzei "nos no mana pagalma". Lietas sāka mainīties jau ilgi pirms NATO vispār bija ienācis Harijam Trūmenam prātā. Tas sākās ar tā saukto muļķību, Stjuarda muļķību. Tas bija tad, kad valsts sekretārs Viljams Stjuards nopirka Aļasku no Krievijas par niecīgu summu. Cena – $129 miljoni pēc mūsdienu naudas vērtības, mazāk nekā izmaksā daži liela budžeta kinogrāvēji. Krievi domāja, ka viņi ir atbrīvojušies no sasalušas tuksnesības. Tā vietā viņi pārdeva Amerikai saldētavu, kas pilna ar zeltu, naftu un gadsimta garumā pelnītām lielīšanās tiesībām. Protams, nafta ir lieliska. Patiesais ieguvums – nekustamais īpašums. Šīs 9 militārās bāzes Aļaskā kļuva par ideālu starta platformu augstā kara laikā. Amerikas veids pateikt, mēs jūs redzam. Un tās joprojām ir svarīgas arī šodien, jo, protams, ir Krievija un Ķīna. Jā, Ķīna. Tās Aļaskas skrejceļi tuvāk Pekinai nekā Ņujorka ir Losandželosai. Tiešām. Pēkšņi ASV vairs nesargāja tikai savus robežus, tās sniedzās pāri visai planētai. Aļaska mainīja spēles noteikumus. Tie okeāni tagad tikai peļķes. Tikai dažus gadus pēc iepirkšanās saldētajā nodaļā ASV pievērsās kaut kam siltākam – Aloha, Havaju karaliste. 1875. gadā viņi parakstīja savstarpības līgumu. Uz papīra tas bija par cukuru, patiesībā tas bija par stratēģiju. ASV iegūta tiesības uz klusu lagūnu, kas bija ideāli piemērota kuģiem, mazāk ideāli Havaju neatkarībai. Līdz 1808. gadam Vašingtona no viesiem kļuva par saimniekiem. Ekskluzīva ostas izmantošana, ogles, remonti, kontrole. Tā bija ģeopolitiskā versija par "es vienkārši uz brīdi atstāšu šeit savas mantas". Amerika uzvarēja Spāņu-amerikāņu karā un onkulis Sems devās salu iepirkšanās tūrē. Havaju salas tika anektētas. Šī mazā lagūna pārtapa par Pearl Harboru. Filipīnas un Guāma pievienojās sarakstam. Un Guāma ir Sema mīļākais bērns. Protams, sala ir maza, tikai 210 kvadrātjūdzes, bet tā ir izlutināta. Tā ir viss, kas nepieciešams gaisa spēkiem. 2 skrejceļi, pietiekami daudz degvielas, lai piepildītu 110 olimpiskos baseinus ar "lūdzu, neaizdedziniet neko". Klusais okeāns tieši pie sliekšņa, palmu koki ir tikai bonus. Ja ASV gaisa spēki būtu bokseris, Guamā būtu tā atbalsta kāja. Tas, kas ļauj sākt mest sitienus pāri klusajam okeānam, nezaudējot līdzsvaru. No turienes bumbvedēji var pārlēkt no dzimtenes uz jebkuru karsto punktu uz zemes dažu stundu laikā. Apmēram 100 lidmašīnu vienmēr ir gatavībā, krīzes gadījumā 400. Tikmēr pāri Atlantijas okeānam ASV ieguva Puertoriko. Viņi iestādīja karogu Kubā un 1903. gadā ieguva bāzi Guantanamo līcī. Pēkšņi onkulim Semam bija īpašumi pie okeāna abās pusēs. Ērti, bet loģistika smurks. Hornarags nav vieta kruīziem. Šeit nikņē 50 pūš ar 50 jūdžu stundā vējiem un 10 pēdu viļņiem pat labās dienās. Un labu dienu šeit nav. Vēl tālāk uz dienvidiem pievienojas kliedzošie 60. Šeit neviens nebrauc ar kuģi, ja nav uzrakstījis testamentu ar ūdens izturīgu tinti. Tāpēc ASV atrada labāku ceļu – Panamas kanālu, pasaulē lielāko īsceļu. 6% no pasaules tirdzniecības katru gadu plūst caur šo kanālu. Franči mēģināja pirmie un izgāzās. ASV pārņēma, pabeidza to un palielījās. Un kā vēl? Tehniski Amerika to atdeva atpakaļ 1999. gadā. Tehniski, ja kādreiz situācija kļūst saspringta, stūri joprojām tur ASV jūras spēki. Tajā brīdī Amerika pārstāja tikai bikli iesaistīties globālajās lietās un ar pilnu jaudu metās iekšā.
Otrā pasaules kara laikā Lielbritānija bija līdz ausīm parādos, un tēvocis Sems turēja gan rēķinu, gan atslēgas uz tās globālo pagalmu. Tad nāca NATO, tad vēl vairāk alianses. Mūsdienās ASV ir oficiāls aizsardzības vienošanās ar 51 valstī. Tas ir daudz draugu, kam piezvanīt, kad lietas sāk iet šķērsām. Un tas vēl neskaita sarežģītās attiecības. Ēģipte, Saūda-Arābija, Taivāna un pēdējā laikā Indija. Korejas karš visu šo procesu vēl vairāk pastiprināja. Alianses, loģistika, vēriens. Tagad amerikāņu bāzes ir visur. Vismaz 128 bāzes 49 valstīs. Otrajā vietā tikai aiz Starbucks kafejnīcām. Iespējams, to ir vēl vairāk, bet, ziniet, tas ir slepeni. Taču šīs bāzes ļauj ASV turpināt noteikt noteikumus. Ar priekšposteņiem visur pasauli sāk izskatīties daudz mazāka un pilnībā jaunā pārvaldībā. Savienotās valstis ir apsēdušas Eiropu kā uzmācīgs bijušais draugs. Vienmēr klāt, vienmēr pārbauda, kas notiek. Visā Eiropā Amerika ir visur. Bāzes, kodolieroči un 63 000 karavīru. Tas ir kā McDonald's militārā versija, tikai trūkst caurbraucamās kases. Austrumāzijā, ASV, Japānā pieder vairāk īpašumu nekā dažiem Japānas uzņēmumiem, un viņi vēl atrod laiku flirtēt ar Dienvidkoreju, Filipīnām un Austrāliju. Bailes no saistībām – globālā versija. Tad ir tuvie austrumi planētas degvielas uzpildes stacija. 20% pasaules naftas un gandrīz puse gāzes tiek pārvadāta zem Tevoča Sema modrās acs. Turcija, Irāka, Bahreina. Ir šķidrais zelts. Amerika stāv tepat blakus. Rezultātā ASV nav tikai grupas dalībnieks, tā diriģē visu orķestri. Amerikas ietekme ir tik milzīga, ka pat Britu impērija svīstu savos sarkanajos mēteļos. Tā ir priekšposteņi burtiski pasaules malās, piemēram, Pitufikas kosmosa bāze Grenlandē, kur pat polārlāčiem vajag GPS. Iedzīvotāju skaits apmēram 150 karavīru un viens ļoti noguris kafijas automāts. Nakts dzīvi aizstāja ziemeļblāzma un darba apraksts ir vērot debesis un cerēt, ka nekas slikts neparādīsies. Un runājot par darbu, ja tev patīk šie karšu apskati, noteikti nospied abonēšanas pogu. Acīm redzot, Google Earth pētnieks nav amata nosaukums, ko var norakstīt nodokļos. Augstā kara laikā šis ledainais priekšpostenis bija pārpildīts. 6000 karavīru pierādīja, ka apsaldējumi rūda raksturu. Mūsdienās šeit ir klusāk, pārsvarā raķešu brīdinājumi un kosmosa novērošana. Citplanētieši vēl nav manīti. Taču skrejceļš joprojām ir noderīgs. Tas ir pietiekami liels bumbvedējiem, tas ir pietiekami garš bumbvedējiem. Un tieši piemērots kravas lidmašīnām, to starp milzīgajam C5 Galaxy, Amazon Prime globālai spēka projekcijai. Šīs lidmašīnas pārvadā visu. Karavīri, tanki, degviela, viss, kas nepieciešams, lai šis lidojošais cirks turētos gaisā. Ja jūras spēki nevar tikt klāt, gaisa spēki vienkārši pārlido pāri un saka, mēs tiksim galā. C5 pat spēja pilnībā norīt Abrams tanku. Lidmašīna to izdara. Tā ir loģistika. Es to izdaru ar picas gabalu un pēkšņi tas ir satraucoši. Atgriezīsimies pie bumbvedējiem. Ir vēl viena bāze, mazāk attāla nekā Pitufika, bet joprojām tāda vieta, kur tava GPS ierīce tikai nopūšas. Dodies uz dienvidiem no Grenlandes uz Islandi. Zini to, kas patiesībā ir zaļā. Reikjaneses pussalā atrodas Keflavīkas jūras spēku aviobāze. Tā ir daudz rosīgāka nekā tu varētu domāt par vietu, kas galvenokārt pazīstama ar vulkāniem, lētumu un eksistenciāliem laikapstākļiem. 2019. gadā B2 Spirit bumbvedējs piestāja uz īsu vizīti. Tam iepatikās redzētais un tas atteicās doties prom, kas nozīmē, ka kaut kas notiek. B2 nav gluži viegli uzturams viesis. Tas ir militārais ekvivalents dizaineru Šķirnes Kucēnam. Tam nepieciešama pastāvīga uzmanība, ideāls apgaismojums un klimata kontrolēti angāri, lai tā pārklājums nesāktu lobīties. Un tagad Keflavikas bāzē ir sagatavota pārvērtība telpa. Tad kāpēc viss šis darbs vējainai tundrai un virknei vulkānu, kas pārdzīvos savu kaprīzo posmu? Ģeopolitikā atrašanās vieta ir viss. Pat ja kaimiņi pārsvarā ir papagaļu nirēji, Aļaska, Pitufika un Keflavika ir kā krāpšanās kodi. Katrs no tiem ļauj ASV gaisa spēkiem saīsināt ceļu uz jebkuru vietu, par kuru ir vērts uztraukties. Pieņemsim, ka Xi Jinpings spēr soli pret Taivānu. ASV gaisa spēkiem nepieciešams atbalsts no bāzēm ārpus reģiona, kuras, būsim godīgi, jau būtu cietušas no dažiem Ķīnas raķešu triecieniem. Bet ir problēma – attāluma tirānija. Un nē, tā nav kādas death metal grupas mēģinājums radīt power ballādi. Tas ir īstais termins, ko lieto eksperti. Ķīna var cīnīties savā pagalmā. Tevocim Semam ir jāpārvar puse planētas, lai vispār ierastos. No Losandželosas līdz Šanhajai gandrīz 10 600 kilometru ar jautājumu, vai jau esam klāt?
ASV tas nozīmē daudz iztērētas naudas un degvielas. Riskanti, dārgi un noteikti liks kādam Vašingtonā aizdomāties, vai tas tiešām ir tā vērts. Bet Devocis Sems spēlē vieglajā režīmā. Attālums starp Ankoridžu, Aļaskā un Šanhaju ir apmēram 6900 km. Kāpēc Ankoridžā? Tur atrodas Elmendorfas Ričardsonas gaisa spēku bāzē. Pieņemsim, ka Ķīna nav problēma. Varbūt Putins sāk lūkoties pēc vēl lielākas daļas Eiropas. Amerikāņu karavīru nogādāšana tur joprojām ir loģistikas galvas sāpes. No Bostonas līdz Viļņai Lietuvā ir apmēram 6600 km. Tas ir daudz filmu lidojuma laikā, bet ja starts būtu no Keflavīkas, pēkšņi pasaule kļūst mazāka. Attālums samazinās līdz nepilniem 2900 km praktiski tepat blakus. Tāpēc tie senie pētnieki riskēja ar apsaldējumiem un cingu, meklējot ziemeļrietumu un ziemeļaustrumu jūras ceļus. Pasaules ziemeļgals var būt aizsalis, bet tas ir ātrāks ceļš. Attālums starp kontinentiem samazinās, ja izvēlies īsāko ceļu, nevis ainavisko maršrutu. Amerika to saprata, tās konkurenti netik ļoti. Ķīnai patīk sevi dēvēt par Arktikai tuvu esošu lielvalstī. Tas ir tāpat, kā es sevi sauktu par gandrīz misteru Bīstu, bet nekāda zīmolvedība tevi cauri jūras ledumu neizvedīs. Krievija tehniski to var, bet tā ir ostas, kas pusgadu sasalst un tās ambīcijas paliek uz ledus. Šiem abiem partneriem bez ierobežojumiem to ierobežojumu ir gana daudz. Jo atšķirībā no Amerikas Savienotajām valstīm viņi nekontrolē šaurumus, no kuriem ir atkarīgas viņu ekonomikas. Viņai tikai paši tajos tiek nožņaukti. Šis ir Malakas šaurums. Tas ir izcilais Panamas kanāla radinieks. Katru gadu šeit cauri iziet preces 3,5 triljonu dolāru vērtībām. Viss plūst caur vienu vienīgu ūdens ceļu. Pudeles kakls 10 kuģi stundā ienāk vai iziet. Bet viena valsts ir no tā atkarīga vairāk nekā jebkura cita – Ķīna. 2/3 tās tirzniecības plūsmas iet caur šejieni, 83% naftas un lielākā daļa dabas gāzes. Pekinai tas nav tikai kuģošanas ceļš, tas ir izturības pārbaudījums. Murgainais scenārijs – ASV jūras spēki nomet ankurus tuvumā un nospiež izslēgšanas pogu. Ķīna par to jau gadu desmitiem nevar gulēt mierīgi. Tam pat ir savs nosaukums – Malakas dilemma. Tāpēc tā ir mēģinājusi rast risinājumu. Sauszemes maršruti ar Krieviju, protams, bet tie ietu caur Sibīriju, kas ir ļoti sarežģīta vieta biznesam. Noskaties manu video par to. Tad labāk padomāt par plānu B. 2013. gadā Xi Jinpings uzsāka joslas un ceļa iniciatīvu, Ķīnas mēģinājumu pārvērst globālo tirdzniecību par savu piegādes tīklu. Spīdīgais centrālais elements – Ķīnas un Pakistānas ekonomiskais koridors jeb CPEC. Ideja bija vienkārša – pilnībā apiet Malakas šaurumu. Kuģi izkrauj kravas Pakistānas Gvadaras ostā, tad nafta un gāze pa sauszemi tiktu nogādāta uz Ķīnas Sindzjanas provinci, īsāks ceļš pāri kalniem un tuksnesim. Tā ir Ķīnas mēģinājums apiet noteikumus un ASV. Kāpēc? Dosimies uz dienvidiem. Šī ir viena no attālākajām un pretrunīgākajām salām pasaulē. Diego Garcia 2200 jūdzes no Austrumāfrikas krastā. Tieši nekurienes vidū un pusceļā uz Indonēziju. Kādreizējā franču spitālīgo kolonija, tagad tā ir stratēģiski vissvarīgākā smilšu sala pasaulē. 1965. gadā Lielbritānija iegādājās Diego Garciju no Maurīcijas. Vārds iegādājās te dara visu smago darbu. Pēc tam Lielbritānija piešķīra Maurīcijai neatkarību. Lieliska laika izvēle. Jau 1966. gadā ASV bija pieteikusi pretenzijas uz šo salu. Vienīgā problēma – uz šī tukšā klints jau dzīvoja 1000 salas iedzīvotāju. Risinājums – pārvietošana impērijas stilā. Tie, kas aizbrauca, nedrīkstēja atgriezties. Pārējos vienkārši izdzina. Pat suņus nogalināja, lai veicinātu sadarbību. Līdz 1971. gadam paradīze bija pārvērsta asfaltā. Salā bija uzbūvēta jauna, spoža skrejceļš. 1000 cilvēku zaudēja savas mājas, lai lielvara varētu novietot savus bumbvedējus. Koloniālisms ar pēcdedzi. Kāpēc tik daudz pūļu par attālu salu? Atrašanās vieta izšķir visu. Paskatieties, kur atrodas Diego Garcia salīdzinājumā ar CPE. Tā teju vai met tam niknu skatienu. Ķīnas projekts Pakistānā nav īsti izdevies. Dzelzceļš nekur neaizveda. Gvadaras osta zaudē naudu kā kripto entuziasts. Bet pieņemsim, ka Ķīnai izdodas panākt, ka tā darbojas. Zinu, bet iztēlosimies. Tomēr ir viena milzīga problēma – Diego Garcia, un tā ir pilna ar pietiekami daudz bruņojuma, lai sabojātu Pekinas dienu. 4 ar klimatu kontroli aprīkotas B2 angāri, 2 garas skrejceļi, bumbvedēji, iznīcinātāji, degvielas uzpildes lidmašīnas, transporta lidmašīnas. No šejienes paceļas viss. Degvielas krājeles ir tik milzīgi, ka ja ASV Diego Garciju jau nepiederētu, kāds jau zīmētu iebrukuma plānus uz kokteļa salvetes.
Tā drīzāk nav bāze, bet peldoša kuvalda Indijas okeāna vidū. Tā ir Amerikas negrimstošais lidmašīnu bāzes kuģis Indijas okeānā. Ja lietas nonāktu līdz galējībai, ASV gaisa spēki no šejienes varētu pārraut Ķīnas apgādes līnijas. Nekāda problēmu. Sakritība, ka Pekina pēkšņi atklāja dziļas bažas par Maurīcijas suverenitāti. Nē, tā nešķiet. Taču Maurīcijas prasības atbalstīšana attiecībā uz Diego Garciju nav tikai taisnīguma jautājums bijušajiem salas iedzīvotājiem, tas ir arī izlikšanas paziņojums ASV un Lielbritānijai. Pat ja Ķīnai tas izdotos, tas neatrisinātu tās problēmu. ASV varbūt neapmierināti burkšķētu, kad Lielbritānija piekrita atdot salas atpakaļ Maurīcijai, taču ir grūti uztraukties, ja tev ir rezerves maršruti pāri visiem okeāniem. Atgriezīsimies 2001. gada rudenī. Savāda dusmīga laika posms Amerikā. Pirmo reizi kopš 1812. gada kāds šķērsoja okeānu, lai uzbruktu kontinentālajai daļai, tāpēc ASV nolēma atbildēt ar to pašu no gaisa. 7. oktobrī Amerikas gars pacēlās no Vaitmena gaisa spēku bāzes Misūrī štatā. Tas bija B2 bumbvedējs, kas radīts vienam mērķim – sasniegt jebkuru, jebkur. B2 ir lidojoša degvielas tvertne ar spārniem. Tas var veikt 6900 jūdzes bez apstājas. Zemes diametrs 7900 jūdzes. Šī ierīce gandrīz var aizlidot uz otru planētas pusi vienā piegājienā. Aizmirst par Ņujorku līdz Londonai. Pamēģini Ņujorku līdz Tokijai ar vietu kājām. Tas bija tieši pēc 11. septembra galamērķis – Afganistāna. Un B2 bija pilnībā bruņots. Tas pārvadāja 16 GPS vadāmas JDAM bumbas. Katra no tām bija precīzi vadāms brīdinājums Taliban gaisa aizsardzībai. Ar mums labāk nejokot. Bet visa šī jauda nāca ar savu cenu – darbības rādiusu. Planēta pēkšņi šķita daudz lielāka. 4 stundas pēc izlidošanas no Misūri Amerikas gars sasniedza Kalifornijas krastu tieši laikā, lai satiktu vēl vienu gaisa spēku meistardarbu – lidojošo degvielas uzpildes staciju. ASV gaisa spēkiem ir aptuveni 600 degvielas uzpildes lidmašīnu, kas ir 3/4 no visas pasaules kopējā skaitā. Bez tām šīs tālās bāzes būtu vien dārgi stāvlaukumi. Pirmā degvielas uzpilde notika saulēktā. Misija apzināti tika turēta dienas gaismā. Melatonīns un $1 miljārdu vērti lidaparāti neiet kopā. Jūs nevēlaties, lai jūsu piloti aizmigtu globālu trieciena laikā. Bumbvedējs atkārtot uzpildīja degvielu virs Guamas, pēc tam virs Malakas šauruma, kas mūsdienās Pekinai liktu paaugstināties asinsspiedienam. Pēc tam tas veica vēl vienu degvielas uzpildi gaisā netālu no Diego Garcijas, kur vienmēr ir gatavi degvielas uzpildes lidaparāti. Pilnībā uzpildīts tas pagriezās uz ziemeļiem Afganistānas virzienā. Līdz tam laikam piloti jau bija gaisā vairāk nekā 24 stundas, kad viņi sasniedza Pakistānas piekrasti, viņi iedzēra tās augtās uzmundrinošās tabletes, lai paliktu nomodā. Kofeīns vienkārši nav pietiekams, ja tava darba vieta ir neredzamais bumbvedējs. Tik garā lidojumā kaut kas noteikti mainīsies. Un tā arī notika. Kad Amerikas gars sasniedza savu mērķa zonu, 70% no mērķiem jau bija mainījušies. Tāpēc, iestājoties naktī, piloti pārprogrammēja savas JDAM bumbas tieši gaisā. Nekas tā neraksturo stresa pilnu darbu kā mājas darbu pārtaisīšanu šķērsojot kontinentus. Viņi nometa savu kravu nepamanīti, palīdzēja nodrošināt gaisa pārākumu un sāka ceļu mājup. Līdz pienāca jauni rīkojumi. Palikušas 4 JDAM bumbas, 4 jauni mērķi, uzdevums pieņemts. Degviela strauji tojās beigām. Nekādu problēmu. Virs Arābijas jūras uzradās uzpildes lidmašīna, gluži kā DoorDash ar reaktīvo degvielu. Uzpildījuši degvielu, viņi atkal devās triecienā Afganistānā, nometa pēdējās bumbas, tad vēlreiz uzpildīja degvielu lidojumam uz Diego Garciju. 44 stundas gaisā. Tā ir garākā B2 misija vēsturē, gandrīz 2 dienas kabīnē. Pat lidmašīnas tualete padevās pusceļā. Nākamreiz, kad sūdzēsies par garu lidojumu, atceries, ka šie puiši pavadīja 2 dienas bez tualetes un ar pietiekami daudz ieroču, lai noslaucītu pilsētu no zemes virsmas. Perspektīva. Bet šī misija bija tikai ģenerāla mēģinājums, iesildīšanās pirms galvenā notikumā. Tā bija tāda veida misija, kurā tika izmantots viss, ko ASV bija izveidojis kopš tā laika, kad nejauši pameta savu puslodu pagājušā gadsimta 40. gados un neiegādājās atpakaļceļa biļeti. Bāzes, alianses, uzpildes pieturas, globāla versija tam, kā atstāt savu zobu birsti kāda mājās un izlemt, ka tagad tu tur dzīvo. Tas sākās 13. jūnijā, kad Izraēla izlaida ierastās ēnu spēles un uzreiz ķērās pie galvenā notikuma ar Irānu. Kodolobjekti uzliesmoja kā Ziemassvētku eglīte. Pat zinātnieki sāka pieteikties par slimiem, bet īstā pērle bija auglīgā kurināmā bagātināšanas rūpnīca, kas aprakta dziļi zem zemes, stiprināta un krietni pārsniedz Izraēlas iespējas.
F-35 un F-15 ir gludi, ātri un nāvējoši, bet, kad runa ir par bunkuru iznīcināšanu, tie ir kā ar zirņu šauteni uz kauju. ASV uzmanīgi vēroja. Popkorns vienā rokā, satelīta pārraide otrā. Viņi ieraudzīja iespēju. Kāpēc ļaut Izraēlai izbaudīt visu jautrību? Tā radās operācija Pusnakts āmurs. Kad Amerika plāno misiju, tā nevar atturēties no nosaukuma, kas izklausās pēc 1980 gadu asa sižeta filmas. Diego Garcia bija acīm redzama palaišanas platforma. Tuvu, klusu un ērti aprīkotu. Katrs B2 nesa 2–30,000 mārciņu bumbas, tādu kravu, kas padara turbulenci personīgu. Īss lidojums, neviens pilots nav noguris, nekāda toalets problēmu. Bet kamēr visa pasaule skatījās uz Diego Garciju, gaisa spēki izpildīja burvju triku. Vēl 7 B2 klusi devās uz austrumiem pāri Atlantijas okeānam, uzpildot degvielu okeāna vidus pieturvietās, piemēram, Lažā, Azoru salās, Portugāles salu ķēdē, kas būtībā ir Eiropas Airbnb bumbvedējiem. Kad B2 bija šķērsojuši Atlantijas okeānu, tie pievienojās atbalsta lidmašīnām. Pentagons tās sauca par 4. un 5. paaudzes lidaparātiem. Militārā valodā tas nozīmē dārgi un spīdīgi, un kaut kas tāds, par ko mēs nevēlamies, lai nodokļu maksātāji jautātu. No kurienes viņi pacēlās, var tikai minēt. Ramšteina Vācijā, lielākā ASV bāze ārpus Amerikas, kāda no citām, kas izkaisītas pa visu Eiropu. Kurš gan to zina? Tāds ir globālā nekustamā īpašuma pluss. Iespējas nekad nebeidzas. Tad pienāca galvenais notikums. Brīdī, kad B2 iekļuva Irānas gaisa telpā, reģions uzliesmoja kā Amerikas neatkarības dienā. ASV jūras spēkiem tuvumā slēpās kuģi un zemūdenes. Ja gaisa spēki rīko ballīti, jūras spēki atnes uguņošanu. Tika palaistas vairāk nekā 24 Tomahawk raķetes, viss bija ideāli saskaņots. Nekas neliecina par komandas darbu kā sinhroni sprādzieni. Vietējā laikā 2:10 naktī pirmais B2 nometa savas 2 bumbas uz Fordo, tad sekoja pārējie, kopā 14 bumbas. Katra no tām trāpīja mērķī Fordo un Natanzā. Tikmēr spārnotās raķetes visbeidzot trāpīja Isfahānā, liekot Irānai minēt līdz pat beigām. Kopumā savu lomu izpildīja 125 lidaparātī. Prezidents Trumps vēlāk piebilda, ka 52 no tiem bija degvielas uzpildes lidmašīnas. Pat globālas aviācijas triecieni darbojas ar degvielu, un rezultāts? Katrs lidaparāts, kas iegāja Irānas gaisa telpā, aizlidoja neskarts. Irāna pat nepaspēja izšaut nevienu šāvienu. Tas bija kā ierasties uz dueli un saprast, ka otrs jau ir savācis mantas un aizgājis. Lidojums līdz mērķa zonai ilga 18 stundas. Pieskaitot bombardēšanas uzdevumu un atpakaļceļu, kopā tas bija 37 stundas. Par toaletes stāvokli gan nav apstiprinātu ziņu, droši vien slepeni dati. Postījumi nopietni, bet neletāli. Irānas kodolobjekti tika smagi skarti, taču netika pilnībā iznīcināti. Teherāna varētu tos atjaunot, ja būtu gatava tam ziedot milzīgus līdzekļus, laiku un nacionālo pašcieņu. Bet īstā mācība nāca no debesīm. ASV gaisa spēki tajā naktī pierādīja vienu lietu. Nav okeāna, kas būtu par plašu, nav gaisa telpas, kas būtu par labi sargātā. Ja Tevocis Sems vēlas pieklauvēt, viņam nav vajadzīga invāzija, tikai lidojuma plāns. Galu galā Savienotās valstis atklāja pašu labāko krāpšanās kodu. Tas ir kaut kas, par ko sapņo katrs spēlētājs, cīnītājs un topošā lielvara. Pateicoties saviem inženieriem un globālajiem draugu tīklam ar skrejceļiem, Amerika var uzbrukt nebaidoties no prettrieciena, vismaz lielāko daļu laika. Paldies, ka šodien pievienojāties man! Ceru, ka jums patika šis video, un ja vēlaties redzēt vēl šādus video, lūdzu apsveriet iespēju abonēt un ieslēgt paziņojumus, tas tiešām ir svarīgi. Vēlreiz paldies un tiekamies nākamreiz raidījumā Map-Pack. Pārbaudot savu kalendāru, 3. pasaules karš man ir ieplānots uz 2027. gadā, bet tas varētu notikt arī rīt, nejauši. Varbūt kāda zvejas laiva apmaldās. Varbūt raķete nokrīt tur, kur tai nevajadzētu. Vai arī kāds izlēma, ka viņam nepatīk, kā ir uzzīmēta karte. Dzirksts ir Taivāna, sala, par kuru visi bija aizmirstruši, līdz tā kļuva par pasaules karstāko spriedzes punktu. Šī Džimpins vēlas, lai viņa armija būtu gatava iebrukt, pat ja tas viņam pašam varētu nākt par ļaunu. Galu galā, ja tu atjauno kārtību, ko gan nozīmē mazliet globāla hausa. Šodien mēs aplūkojam, kāpēc Ķīna nevar atļauties iebrukt šajā mazajā valstī. Un, ja tev patīk šie iknedēļas video, noteikti abonē kanālu, pirms mana pašapziņa grimst ātrāk nekā nāves jūra. Sāksim ar karti. Ķīna kādreiz sevi sauca par vidējo valstību, civilizācijas centru un par laimi geogrāfija tam piekritā. Tās auglīgās sirds bija kā rīsu fabrika, kas ražoja pārtiku un cilvēkus, taču šim trikam bija savs āķis. Rīsu lauki bija pilnībā atklāti siratājiem, kas auļoja iekšā no Eirāzijas stepes, tās bezgalīgās zāles šosejas, kas stiepjas no Eiropas līdz Mandžūrijai. Par laimi, Ķīnai bija dabiskas bruņas.
Hindūkuša kalni aizsargāja vienu flangu, kamēr Ķīnas piekraste kalpoja kā 9000 jūdžu, jeb 14500 km garš piekrastes izsitējs. Neproti peldēt, netiks iekšā. Tātad, kamēr stepes bija aizsargātas, Ķīna varēja gulēt mierīgi, bet vēsture apgrieza visu otrādi. Stepe ir klusa, un šis aizsargājošais apsargs vairs nav tik spēcīgs un biedējošs kā agrāk. 1949. gadā Ķīna nolēma, ka sarkanā krāsa tai piestāv un kļuva par komunistisku valsti, tāpēc Vašingtona izdomāja salu ķēdes stratēģiju. 3 aizsardzības līnijas, kas izstieptas pāri Klusajam okeānam kā slāzdas tieples. Pirmā ķēde bija galvenā. Tā stiepās no Japānas līdz Indonēzijai, tik cieši ieskaujot Ķīnas piekrasti, ka tā jutās kā žņaugos. Taču tā pastāvēja tikai tāpēc, ka komunisti pilsoņu karā neuzvarēja tik pārliecinoši kā vēlējās. Viņu ienaidnieki, nacionālisti, netika pilnībā iznīcināti. Viņi atkāpās uz Taivānu un citām apkārtējām salām. Un, kā jau katram labam jaunam uzņēmumam, bija vajadzīgs skanīgs nosaukums. Tāpēc viņi pārdēvējās par Ķīnas republiku. Jauna teritorija, skanīgs nosaukums un jauna valdība, un šodien tā ir daudzpartiju demokrātija ar plaukstošu ekonomiku. Ikvienam, kas skatās no malas, tā izskatās, runā un darbojas kā valsts. Vismaz tāda ir doma. Ļoti maz valstu oficiāli atzīst Taivānu, un tā ir izslēgta no tādām organizācijām kā ANO. Publiski visi piekrīt, ka tā ir daļa no komunistiskās Ķīnas. Bet aiz slēgtām durvīm viss notiek ar mājieniem un rokas spiedieniem, klusiem tirdzniecības darījumiem, slepeniem kontaktiem un vēstniecību izmēra, bet ne oficiālām vēstniecībām. Šī līdzsvara uzturēšana ir svarīga, jo, ja Pekīna iebruks, tas neizskatīsies pēc Ķīnas atgūšanas. Tas izskatīsies pēc tiešas iebrukuma, un pasaule ir apsolījusi reaģēt. Tas ir sarežģīti, un tieši tas ir būtiski. Pekinai patīk sarežģījumi. Taivānas pašpārvalde ir tāda, ka Ķīna nevar pārstāt slepus sekot, pārlūkojot viņu sociālos tīklus 3 naktī. Un jā, mēs visi esam to piedzīvojuši. Ķīna šodien varbūt ir otrā bagātākā valsts pasaulē, bet 1949. gadā tā bija pilnīgi sagrauta. Šī bija valsts, kas kādreiz valdīja kā pasaules bagātākā impērija, bet bija nonākusi tik tālu, ka tās pilsoņu karš ar miljoniem bojāgājušo ārvalstīs gandrīz nevienu neinteresēja. Pekīna šo periodu sauc par pazemojuma gadsimtu, 100 gadiem, kad ārvalstu lielvaras Ķīnu apspieda un izmantoja. Tomēr komunistiskā partija zvēr, ka tas viss beidzās jau 1949. gadā. Protams, Taivānu joprojām atrodas tieši piekrastēm, atgādinot Pekinai par neatrisināto jautājumu. Komunistiskā partija jau iepriekš ir mēģinājusi to sagrābt, un katru reizi ASV viņus atgrūda atpakaļ. Vašingtonai tā bija ierobežošanas politika, Pekinai tas bija sāls uz brūces. Atgādinājums, ka pat pēc 1949. gada ārzemnieki joprojām varēja pateikt Ķīnai nē tās pašas pagalmā. Taču Taivānas iedzīvotāji to neredz tā. Viņi prāt, viņi nav ķīnieši. Viņi ir taivānieši, un viņi vēlas tādi arī palikt. 63,4% sevi uzskata tikai par taivāniešiem. Tikai 2% apgalvo, ka ir ķīnieši. Pārējie parausta plecus un saka, kāpēc tu man to jautā? Tikai 7% atbildēja jā apvienošanai ar Ķīnas Tautas Republiku. Tas ir aptuveni tikpat populāri kā ananāss uz picas. Taivānas saikne ar kontinentālo daļu ir izzudusi. Viņi neizsludinās neatkarību nevis lojalitātes dēļ, bet gan baiļu dēļ no Pekinas dusmām. Tā tas ir bijis gadu desmitiem, bet nekas nepaliek sasals uz visiem laikiem. Ķīna nav atteikusies, un līdz 2027. gadam tai būs daudz vairāk rotaļlietu, ar ko spēlēties. Un gluži kā neapmierināts mazulis, Pekina nav ieinteresēta dalīties. Ja Pekīna vēlas kādu vainot par nekārtībām Taivānas šaurumā, tā var sākt paskatoties uz Mao portretiem pie sienas. Viņš solīja komunisma godību. Tas, ko viņš paveica, bija Ķīnai postošāks nekā viss pazemojuma gadsimts. Lielā lēciena uz priekšu laikā bojā gāja 45 miljoni cilvēku. Miljoniem vēl gāja bojā Mao kultūras revolūcijas laikā. Neviens patiesībā nezina, cik daudz. Kad viņš beidzot pārstāja nogalināt citus un pats nomira 1976. gadā, Ķīna bija pilnīgā sabrukumā. Kādreiz pasaules bagātākā impērija, tā bija kļuvusi par vienu no nabadzīgākajām. Tās ekonomika bija tikai 2% no Amerikas Savienoto Valstu ekonomikas lieluma. Tā bija 10 reizes mazāka pat nekā Brazīlijas ekonomika. Tā nebija tāda veida lielvara, kas spētu veikt amfībijas iebrukumu salā, kuru atbalsta rietumi. Lietas sāka mainīties tikai tad, kad Mao beidzot aizgāja mūžībā. Partija turpināja viņu slavēt publiski, bet aiz kulisēm viņš bija tas onkulis, kuru nekad neaicina uz ģimenes salidojumiem. Mao pēcteči saprata, ka komunisms nestrādā, un kļūt bagātam izskatījās daudz jautrāk. Tāpēc viņi atvēra durvis ārējai tirdzniecībai, un nauda sāka plūst iekšā.
Kad Xi Jinpings pārņēma varu 2012. gadā, Ķīnas ekonomika vidēji gadā auga par 6% un bija kļuvusi par otro lielāko pasaulē. Un tad Ķīna sāka demonstrēt savu spēku. Tā iztērēja daudz naudas ieročiem, tūkstošiem balistisko un spārnoto raķešu, modernām lidmašīnām, piemēram, mazpamanāmajam Chengdu J-20 un Shenyang J-35. Jaunie kuģi ietvēra 3 lidmašīnu bāzes kuģus un 4. jau ir ceļā. Ķīnai tagad ir pasaulē lielākā jūras kara flote ar 405 vienībām aktīvajā flotes sastāvā, un viņi vēl nav apstājušies. Drīzumā būs 2 pavisam jauni kodolzemūdeņu modeļi, un tas ir tikai spilgtāko momentu apkopojums. Ķīnas militārā spēka palielināšana notiek neticamā ātrumā. Šie spēki nav izveidoti, lai sargātu dzimteni, tie ir izveidoti, lai demonstrētu spēku. Kad ASV pārstāvju palātas spīkere Nancy Pelosi apmeklēja Taivānu, Pekina zaudēja savaldību. No 4 līdz 10 augustam Ķīna veica kaujas šaušanas mācības un pat izmēģināja blokādes scenāriju. Vēstījums bija pilnīgi skaidrs. Ķīnas armija vairs nav tāda pati, kurai Amerika savulaik stājās pretī iepriekšējās Taivānas šauruma krīzēs. 2 aviācijas bāzes kuģu grupu parādīšanās vairs nepiespiedīs Pekinu atkāpties. Tieši to Vašingtona izdarīja 3. Taivānas šauruma krīzes laikā. No 1995. līdz 1996. gadam Taivāna bija pārejas periodā. Kā apliecinājums tās briedumam kā neatkarīgai valstī, kaut arī tikai pēc būtības, Taivāna attālinājās no diktatūras, ko izveidoja Čans Kaiši, un rīkoja savas pirmās demokrātiskās prezidenta vēlēšanas. Un Ķīna reaģēja kā jebkura saprātīga valsts. Viņa palaida virkni raķešu, Amerika nosūtīja kuģus, Ķīna atkāpās. Amerikāņi to aizmirsu, bet Ķīna nē, un šodien raķetes, kas nāk no cietzemes, ir nāvējošākas. Strauja ekonomiskā atzimšana un augošs militārais spēks rada jaunus kārdinājumus. Ja iegūsti naudu, gribas to iztērēt. Iztērē to ieročiem un drīz sagribas tos arī izmantot. Ķīnas nacionālisms ne tikai pieaug. Tas ir visur. Uzņēmumi pārstāja izlikties par vietējiem ārzemēs un sāka skaļi un lepni uzsvērt savu ķīniešu izcelsmi. Patriotiskas filmas, piemēram, Vilku karotāju franšīze un Kauja pie Kanģinas ezera, ir kļuvušas par milzīgiem hitiem Ķīnas kinoteātros, iekasējot miljārdus. Tikmēr Vilku karotāja stila diplomāti dara to pašu pasaules arēnā, izaicinot uz strīdiem ikvienu, kas klausās. Savukārt skolās Pekina pat ievieš vīrišķības apmācības, lai padarītu zēnus stingrākus, saskaņā ar politiku, ko sauc par priekšlikumu novērst pusaudžu zēnu feminizāciju. Vēl mazliet, un viņi sāks izdalīt Andrew Tate podkāstus kā mājas darbu. Mūsdienu Ķīna tur sevi ar bravūru, gluži kā 80. gadu Amerika ar saviem pārlieku spilgtajiem asa sižeta varoņiem un atjaunoto pārliecības sajūtu. Taču ir viena atšķirība. Visa šī patriotiskā deksme ir vērsta vienā virzienā. Uz salu, kas atrodas tikai 87 jūdzes, jeb 140 km no krasta. To ir tā, kuru Mao nekad nespēja ieņemt. Pēdējais atgādinājums par pazemojumu gadsimtu Japānas un Rietumu rokās. Laikā no 2020. gada beigām līdz 2021. gada sākumam Ķīna veica retu aptauju, ko vajadzētu darīt ar Taivānu. Un mūsu aptauja parādīja, ka 55% cilvēku atbalstītu pilna mēroga karu, lai pārņemtu salu. 33% bija pret šo ideju. Pārējie atbildēja, ka nav pārliecināti. Varbūt tāpēc, ka viņi jau varēja iztēloties, kas notiktu ar viņiem un viņu bērniem, ja viss noietu greizi. Sabiedriskajam viedoklim īsti nav nozīmes autoritārā diktatūrā, kāda ir Ķīna, bet tas droši vien lika šī pasmaidīt. Ķīnas nacionālisms ir viens no Xi valdīšanas baustiem. Ņemot vērā tik lielu vēsturisko un politisko kapitālu, kas saistīts ar Taivānu, atkāpšanās nozīmētu lielu prestiža zaudējumu gan Xi, gan partijai, īpaši tagad, kad ir tik daudz ko iegūt. Taivānas šaurums nav tikai ūdens joslā, tā ir viena no pasaulē noslogotākajām tirdzniecības ceļiem. Tikai 2022. gadā caur šo šauro kanālu izbrauca Ķīnas eksports – $1,4 triljonu vērtībā, un pa šo ceļu nebrauc tikai Ķīna. Saskaņā ar ASV Jūras spēku institūta datiem gandrīz puse pasaules konteinerkuģu tajā gadā šķērsoja šo šaurumu. Iedomājieties to kā Panamas kanālu uz steroīdiem, tikai šis atrodas starp 2 konkurentiem, kuri draudīgi raugās viens uz otru pāri ūdenim. Status quo ir saglabājies gadu desmitiem, taču tā ir nestabila pamiera situācija, kas balstās uz kuģošanas ceļa. Tagad Ķīnai ir gandrīz viss nepieciešamais aprīkojums un sabiedrības atbalsts, lai sāktu rīkoties. Un Taivāna to zina, tāpēc arī veic savus soļus. ASV varbūt pārtrauc oficiālās attiecības pēc tam, kad Pekina atvērās, taču saskaņā ar 1979. gada Taivānas attiecību aktu Vašingtona joprojām saglabā savu klātbūtni. Vēl svarīgāk, tas nodrošina ieroču piegādes.
Līdz 2025. gada vidum ieroču pārdošana bija sasniegusi $2,2 miljardus, būtībā pārvēršot Taivānu par to puisi no Grand Theft Auto, kurš staigā apkrauts ar visiem spēles ieročiem. Daži no pēdējā laika Taivānas Armagedona iepirkumu saraksta ietver 108 M1A2 Abrams tankus, 66 F-16V iznīcinātājus, 29 HIMARS raķešu artilērijas sistēmas un 100 harpūnu pretkuģu raķešu sistēmas. Tie visi ir daļa no Taivānas dzeloņcūkas stratēģijas. Salas mērķis ir padarīt amfībiju uzbrukumu tik dārgu un asiņainu, ka Pekina uz to paskatoties atkāpjas no iebrukuma. Un, lai vēl vairāk parādītu savu spēku, tā arī ievieš savas pašmāju raķetes. Sintiaņas hiperskaņas spārnotā raķete var sasniegt Pekinu vai gandrīz jebkuru citu pilsētu kontinentālajā daļā no 750 līdz nedaudz vairāk nekā 1200 jūdzēm. Tas ir no 1200 līdz gandrīz 2000 kilometriem attālumā. Un arī sabiedrība nestāv malā. Gandrīz 3/4 taivāniešu saka, ka viņi cīnītos, ja Pekina veiktu kādu soli. Civiliedzīvotāji piesakās apmācībām, gatavi pārvērst sevi par dzīvu munīciju, ja tas būs nepieciešams. Taivāna varbūt ir drosmīga, bet tā zina, ka ezīša stratēģija tikai nopērk laiku, pietiek paskatīties uz Ukrainu. Putins ir iztērējis vairāk nekā 1 miljonu vīru tikai par dažiem kilometriem zemes, un viņš joprojām turpina. Viņam Ukraina nav tikai zeme, tā ir liktenis. Gabals no zaudētās Krievijas, par kuru viņš ir gatavs asiņot mūžīgi. Gatavs, lai visi pārējie asiņot viņa vietā. Sī attieksme pret Taivānu ir līdzīga, tāpēc viņi abi labi saprotas. Viņi runā pēc viena un tā paša scenārija. Nacionālās valstis ar robežām un suverenitāti, tikai rietumu birokrātija. Viņu skatījumā pasaule ir sadalīta civilizācijās, ko vieno asinis, valoda un vēsture. Un šajā stāstā Taivāna nav neatkarīga. Tā ir nodaļa, kurai pēc Ķīnas domām joprojām jābūt tās grāmatām. Ja jums ir pacietība noklausīties Xi Jinpinga runas, jūs dzirdēsiet, kā viņš runā par Ķīnas sapni vai par lielo ķīniešu nācijas atzimšanu. Šī saraksta augšgalā ir Taivāna, un ir arī termiņš – 2049. Gads Ķīnas Tautas Republikas 100-gade. Līdz tam laikam šī vēlas, lai šis jautājums būtu atrisināts. Bet ja viņš to uztver nopietni, viņš nevar gaidīt tik ilgi. Tas ir saistīts ar sirmiem matiem. Burtiski, Ķīna noveco ļoti strauji. Līdz laikam, kad šī cer atjaunot nāciju, vidējais vecums būs gandrīz 52 gadi, kas ir tuvāk Japānai nekā ASV. Ir grūti karot, kad armija sarūk, slimnīcas ir pārpildītas un budžetu apēda pensiju izmaksas. Tagad jūs saprotat, kāpēc šī ir tik apņēmības pilns būt gatavs pēc 2 gadiem. No tā nav iespējams izvairīties. Ja viņš to grasās darīt, šī tas jādara drīz. Reāli skatoties tuvāko 10 gadu laikā, ja Sī vai viņa pēctecis gaidīs pārāk ilgi, tas brīdis būs pagājis. Šis ir Ķīnas augstākais punkts, ko veicina tās uzplaukuma gadi un joprojām milzīgais iedzīvotāju skaits. Ja kavēsies, vilnis atkāpsies, atstājot Pekinu vājāku, vecāku un palaiduši garām labāko iespēju ar spēku pārzīmēt karti. Bet pat ja Pekina dod zaļo gaismu, uzvara nav garantēta. Tas būtu lielākais risks, kādu komunistiskā partija jebkad uzņēmusies. Amfībijas iebrukumi ir riskantākā kara taktika, pat ar pārsteigumu tie ir īsts murgs, un Sī nebūtu pārsteiguma priekšrocības. Sagatavošanās būtu redzama jau mēnešus iepriekš, tieši tāpat kā Putina viltus mācības pirms iebrukuma Ukrainā. Kīva to pamanīja, nostiprinājās un izjauca Maskavas zibenstrieci. Tagad ir pagājuši 3,5 gadi un zaudēts miljonus dzīvību. Un Putinam tas bija viegli. Viņam nebija jāved savu armiju pāri ūdens klājumam vispirms. Sankcijas pret Ķīnu būtu gatavas un ieviestas vēl pirms pirmie kuģi pamest ostu. Taču sankcijas pret Ķīnu nav tas pats, kas sankcijas pret Krieviju. Ja ASV un tās sabiedrotie pieņemtu šo lēmumu, viņiem būtu jābūt gataviem smagām sekām, jo tās nāks arī viņu virzienā. Ķīnas ekonomika sasniedz $17,8 triljonus, kas ir aptuveni 17% no pasaules IKP. Kopš Dena Sjaopina atvēra durvis, Ķīna ir kļuvusi par planētas darbnīcu. Ķīna ir dziļi iesaistīta globālajās piegādes ķēdēs, un tās atdalīšana nebūs vienkārša. Mēs jau ieguvām priekšstatu par to pandēmijas laikā, kad Pekina norādīja, ka varētu pārtraukt medicīnas preču piegādes, ja valstis uzdos nepareizos jautājumus. Un tas nav tikai par maskām un cimdiem, gandrīz viss iet caur Ķīnu. 8 no 10 iPhone tiek ražoti tur.
Android lietotājs nesteidzies priecāties. Samsung aizgāja 2019. gadā, bet tavs telefons, televizors, portatīvais dators – tie visi ir atkarīgi no lietām, ko kontrolē Ķīna. Saliec to visu kopā. Ķīnas milzīgā ekonomika, tās loma kā pasaules rūpnīcai un tās ietekme uz globālajām tehnoloģijām. Lielā aina kļūst skaidrāka. Visā šī centrā ir redzemju elementi. 17 metāliskie elementi, bez kuriem mūsdienu dzīve nav iedomājama. Nosaukums gan ir mazliet maldinošs. Redzemju elementi nemaz nav tik reti. Bet uzmini, kam pieder šis krājums? 2023. gadā Ķīna saražoja apmēram 70% pasaules redzemju elementu un papildus tam veica 90% to apstrādes. Atlantijas padome lēš, ka sankcijas pret Ķīnas bankām līdzīgas tām, kādas tika piemērotas Krievijai, izņemtu no pasaules ekonomikas $3 triljonus. Tas ir tikpat, cik visa apvienotās karalistes ekonomika pazustu vienā naktī. Un tas vēl nav viss. Ķīna ir tirzniecības gigants, bet Taivāna vada mikroshēmu nozari. Tā ražo 55% pasaules pusvadītāju un 92% no vismodernākajiem. Tas nozīmē, ka 35% pasaules automašīnu un 70% vietālruņu vienā vai otrā veidā ir atkarīgi no Taivānā ražotajām mikroshēmām. Un ar to viss nebeidzas. Šīs mikroshēmas darbina jūsu leduskapi, televizoru, pat veļas mašīnu. Ja Taivāna pazūd no ainas, pēkšņi jūs mazgājat savas sasvīdušās sporta drēbes izlietnē ar rokām. ASV un tās sabiedrotie steidz stiprināt piegādes ķēdes, taču viņi var izdarīt tikai tik daudz. Taivāna uzstāja, ka lielākā daļa mikroshēmu ražošanas paliek mājās, ne tikai peļņas dēļ, bet arī, lai garantētu, ka Amerikai ir savas intereses šajā spēlē. Pekina cer, ka tas neizturēs, ja tā iebruks. Vašingtona oficiāli neatzīst Taibeju un Klusajā okeānā nav NATO. Bet viena lieta ir skaidra – sankcijas trāpītu kā ar āmuru. Sankcijas vispirms sagrautu Ķīnu. RAND pētījums jau 2016. gadā lēsa, ka gada ilgs karš Austrumāzijā samazinātu Ķīnas IKP par 25 līdz 35%, un arī ASV neizbēgtu. Kritums būtu no 5 līdz 10%. Un tas bija pirms mākslīgā intelekta uzplaukuma. Kopš tā laika Amerika ir izvilkusi daļu savas piegādes ķēdes no Ķīnas, bet vienlaikus tā ir arī kļuvusi atkarīga no modernajām mikroshēmām. Pekīna iet pa to pašu ceļu, kas nozīmē, ka tā ir tikpat ievainojamā. Tomēr varbūt Ķīna riskē cerot, ka ASV nesūtīs karavīrus, bet tikai bankierus ar sankcijām. Oficiāli ASV izvairās skaidri pateikt savu nostāju par Taivānu, ievērojot stratēģiskās neskaidrības politiku. Tā nesaka, vai aizstāvētu salas vai nē. Pat Ukrainai bija lielāks solījums ar 1994. gada Budapeštas memorandu, kad tā atteicās no kodolieročiem apmaiņā pret drošības garantijām. Un mēs visi zinām, kā šis stāsts beidzās. Tātad, ja Ķīna iebruktu, tai būtu ātri jātiek galā, un pastāv iespēja, ka tai tas varētu izdoties. Lai gan Taivānas šaurums to apgrūtina, Ķīnai ir arī ģeogrāfiska priekšrocība. Savukārt ASV militārie spēki ir izkliedēti pa visu pasauli. Ķīnas militārie spēki ir koncentrēti uz vietas. Tā var vērst visu, kas tā ir pret Taivānu, un tā nav uzbūvējusi to kuģu un raķešu kalnu tikai izrādīšanās pēc. Jo tuvāk tu esi Ķīnai, jo vairāk un precīzākas ir tās raķetes. Katra ASV bāze Rietumpacifikā atrodas tās darbības rādijusā. Pat Guama, kas atrodas gandrīz 3000 jūdžu jeb 4800 km attālumā, ir tieši šmērķis. Raķešu aizsardzība dažas notriektu, bet dažas tomēr izlaustos cauri. Ko ģeogrāfija dod ar vienu roku, tā atņem ar otru. Vašingtona apzinās raķešu draudus, un tai ir plāni likt Ķīnai samaksāt ilgākā karā. Skī domāja, ka viņam ir risinājums. Ienāk joslas un ceļa iniciatīva BRI. Tā bija $1 triljona vērta avantūra, kas novecojusi kā sabojāts piens. Ideja bija vienkārša. Iegādāties ietekmi, ieguldot naudu infrastruktūrā svarīgās valstīs un šajā procesā izveidot alternatīvus tirdzniecības ceļus. Kroņa dārgakmens bija Ķīnas-Pakistānas ekonomiskais koridors CPEC, kas bija īsceļš apkārt Ķīnas vājajām vietām. Uz papīra kuģi no Persijas līča varēja izkraut kravu Pakistānā un tad pa ceļu un dzelzceļu tieši doties uz Ķīnu. Paskatieties uz karti un jūs sapratīsiet, kāpēc. Tā ir atdzimusi zīda ceļa versija. Tikai tas tā arī nenotika. Vecie maršruti no 15. gadsimta joprojām ir tie, kas ir svarīgi, un Pekinas $1 triljonu vērtais īsceļš nekur nenoveda, kas nozīmē, ka Ķīna joprojām ir iesprostota aiz šaurumiem, uz kuriem ASV jūras spēki var viegli patrulēt. Mijāko šaurums, Luzonas šaurums pie Filipīnām un Taivānas un Malakas šaurums. Šaurākajā vietā tikai 24 jūdzes jeb 38 kilometri. Tas ir īsts murgs pasaulē izsalkušākajam enerģijas patērētājam.
Ķīna patērē ceturto daļu no pasaules enerģijas un 15% no pasaules jēlnaftas pašas rezerves. Bērnu baseins, kad vajadzīgs olimpiskais stadions. Kopš 1993. gada tā ir spiesta importēt pārējo, un 80% no šīs naftas izspiežas caur Malakas šaurumu. Un te parādās Taivāna. Tā noslēdz pirmo salu ķēdi. Tas, kurš kontrolē Taivānu, izlēmj, vai Ķīnas flote paliek iesprostota pie savas piekrastes vai izlaužas brīvībā uz Kluso okeānu. Un tas nav tikai par naftu. 2/3 no visa Ķīnas tirdzniecības pārvietojas caur to pašu šauro šaurumu. ASV flote to zina. Ja Pekina kādreiz sūtītu kuģus Taivānas virzienā, amerikāņu aviācijas bāzes kuģi nedotos tikai turp. Daži no tiem atrastos pie Malakas šauruma, turot Ķīnas ekonomiku aiz rīkles. Ķīnas vidējā darbības rādījus raķetes varētu trāpīt ASV kuģiem no šejienes, bet jo tālāk jūs dodaties, jo vājāks kļūst šis aizsardzības lietussargs. Un Amerikai ir slepens trumpis piedurknē. Tāds, kuru Ķīnas raķetes nevar tik viegli notriekt. Virsmas kuģi un bāzes var būt viegli mērķi, bet zemūdenes ir pavisam citas paslēpes. Pagājušajā gadā Amerikas Savienotajām valstīm flotē bija 64 zemūdenes. Ķīna nebija tālu aiz muguras ar 61, bet skaitļi nav viss. ASV jūras spēki izmanto kodola zemūdenes, kas būvētas, lai varētu atrasties jūrā mēnešiem ilgi un nirt dziļi. Admirālis Samuels Paparo, toreizējais Klusā okeāna flotes komandieris, lielījās, ka Amerikas zemūdenes ir vesela paudze priekšā Ķīnas zemūdenēm. Viņš nepārspīlēja. Ķīnai ir 48 dīzeļelektriskās zemūdenes, kas uz baterijām darbojas klusi, līdz tām jāiznirst un jāuzlādējas. Kad šie dīzeļdzinēji sāk darboties, tas būtībā ir kā automašīnas taurēšana zemūdens. Pat Ķīnas kodola zemūdenes 93. un 94. tipa ir skaļākas nekā Amerikas. Jaunākās 95. un 96. tipa zemūdenes, kas joprojām vēl ir tikai projektēšanas stadijā līdz apmēram 2030 gadam, un to ražošana lielos apjomos prasīs laiks, kas Pekinai varētu nebūt. Tātad, kas notiktu, ja Ķīna iebruktu Taivānā? ASV zemūdenes gaidītu strateģiskajos šaurumos. Ķīnas ekonomika sāktu smagt, ja konflikts ieilgtu, un šīs zemūdenes pat varētu uzbrukt kontinentālajai daļai. Un, ja Pekina uzbruktu ASV bāzēm reģionā, tad torpēdas spētu atbildēt ar to pašu. Kas nenotiktu, būtu tīra 1-pret-1 cīņa. ASV varētu iesaistīt daudz lielāku ugunsspēku nekā Ķīna bija gaidījusi, un pavisam drīz tā vairs nebūtu tikai Amerika. Ķīnas kaimiņi, no kuriem lielāko daļu tā ir paspējusi nokaitināt, arī meklētu iespēju atriepties. 17 valstīm ir teritoriāli strīdi ar Pekinu. Vissīvākā sacensība ar Japānu. Gandrīz visi Japānas iedzīvotāji dzīvo tās 5 galvenajās salās, bet tālāk uz dienvidiem ir dažas vientuļas klintis, ko sauc par Senkaku salām vai Diaoju, ja jautā Ķīnai. Tur neviens nedzīvo, bet 1969. gadā ANO tuvumā atklāja naftu un gāzi, un pēkšņi Ķīna atcerējās, ka tās pieder tai jau kopš 14. gadsimta. Smieklīgi, kā vēsture mainās, kad iesaistīta nafta, un godīgi sakot, šī pretenzija ir loģiskāka nekā Pekinas pasaciņa par seniem apmetniekiem Spratli salās. Par to vēlāk pastāstīšu vairāk. Pēdējā laikā Ķīna ir pastiprinājusi spiedienu ap Senkaku salām. 2021. gada janvārī Ķīna pieņēma jaunu likumu, kas tās krasta apsardzei dod zaļo gaismu pielietot spēku pret ārvalstu kuģiem, kas iekļūst Ķīnas ūdeņos. Un nav nekāds pārsteigums, ka Pekinas definīcija par tās ūdeņiem bija tik plaša, cik vien iespējams. Likums to skaidri nosaka. Ķīnas jurisdikcija attiecas uz iekšējiem ūdeņiem, teritoriālajiem ūdeņiem, piegulošo zonu, EEZ, ūdeņiem virs tās kontinentālā šelfa un uz brīnišķīgi neskaidro kategoriju citi ūdeņi. Jūs varat nojaust, ko citi ūdeņi nozīmē Japānai. Ķīna jau izaicināja Senkaku salas, pārbaudot Japānas pacietības robežas. Šis likums pārvērš šīs provokācijas par milzīgu mirgojošu brīdinājuma zīmi, bet vēl svarīgāk, Japāna nevar novērsties no Taivānas. Japānas dzīvības artērija ir atkarīga no Taivānas. Un 20% no Japānas kopējās tirdzniecības notiek caur Dienvidu Ķīnas jūru, kur Ķīna militarizē. Caur Taivānas šaurumu plūst 25% no Japānas eksporta, 32% no importa un 90% no enerģijas importa. Tāpēc neilgi pirms savas slepkavības bijušais premjerministrs Šinzo Abe brīdināja, ka ārkārtas situācija Taivānā būtu arī ārkārtas situācija Japānai. Viņš nepārspīlēja. Ja Ķīna pārņem Taivānu, Japānas pastāvēšana ir apdraudēta. Abe slepkavība nenovirzīja Japānu no kursa, tā tikai pātrināja notikumus.
Viņš lika pamatus spēcīgākam militārajam spēkam, un viņa pēcteči nospieda gāzi grīdā pirmo reizi kopš Otrā pasaules kara. Japāna attīsta uzbrukuma spējas, iegādājoties raķetes, kas var sasniegt mērķus tālu aiz tās krastiem. Tad 2022. gada decembrī Tokija to oficiāli apstiprināja. Aizsardzības izdevumi līdz 2027. gadam sasniegs 2% no IKP. Šis datums nebija nejaušs, tas bija tieši vērsts pret šī iebrukuma grafiku. Japānā atrodas arī apmēram 54,000 amerikāņu karavīru, vairāk nekā jebkur citur pasaulē. Pat ja Tokija vēlētos palikt malā Taivānas konflikta gadījumā, geogrāfija to nepieļaus. Šīs bāzes padara Japānu par kaujas lauka daļu jau no pirmās dienas. Dienvidkorejā izvietoti 25,000 amerikāņu karavīru. Seula varbūt runā mazāk par Taivānu nekā Tokija, taču tā ir tikpat cieši iesaistīta reģionālajā līdzsvarā. Un ir vēl lielāka problēma – tirdzniecība. Geogrāfija iesprosto Dienvidkoreju tajos pašos šaurumos. 90% no tās jūras tirdzniecības notiek caur Dienvidķīnas jūru, un tikai Taivānas šaurums vien nodrošina 30% tās importa un gandrīz ceturtdaļu eksporta. Dienvidkoreja ir centusies lavierēt Xi Jinpinga vadītās Ķīnas laikā, saglabājot savu drošību saistītu ar Vašingtonu, vienlaikus gūstot peļņu no biznesa ar Pekinu. 2024. gadā prezidents Li Džemjungs pat teica, ka Seulai vajadzētu izvairīties no puses izvēles un vienkārši pateikties gan Ķīnai, gan Taivānai. Taču pateicība neaptur raķetes. Kad sākas apšaude un tirdzniecības ceļi sašaurinās, Dienvidkoreja vairs nevar palikt neitrāla. Drošība un izdzīvošana to ievilktu karā. Seula var izlikties, ka neutralitāte darbojas, jo geogrāfija to līdz šim ir pasargājusi no Ķīnas skarbākajām darbībām. 2025. gada 11. augustā Ķīnas krasta apsardzes kuteris un Tautas atbrīvošanas armijas jūras spēku kuģis spēja sadurties viens ar otru, tomēr viņi neatradās ne tuvu Ķīnai. Viņi atradās Dienvidķīnas jūrā, un Filipīnu krasta apsardzes darbinieki uzņēma šo notikumu video. Manila ātri vainoja Pekinu par šo haosu, un šajā jūras daļā patiešām valda liels haoss. Šajā jūras daļā, kur jau tā ir daudz kara kuģu un krasta apsardzes kuģu no pusduces valstīm, haoss būtībā ir normā. Ķīna pretendē gandrīz uz visu Dienvidķīnas jūru ar savu bēdīgi slaveno 9 svītru līniju. Filipīnas 2016. gadā iesūdzēja to Hāgas tiesā un uzvarēja. Tiesneši atzina Ķīnas prasības par nelikumīgām, taču tas Pekinu neapturēja. Sī bija apmēram tāds: mēģiniet mani apturēt. Ķīnas konflikts ar Filipīnām no turienes kļuva tikai asāks. Kuģu incidentu skaits pēdējos gados ir strauji pieaudzis. 2 ķīniešu kuģu sadursme bija tikai komiska atkāpe. Parasti tiek saspiesti filipīniešu kuģi. Ja tos neietriec, tad tos apšauda ar ķīniešu ūdens lielgabaliem, atstājot krasta apsardzes apkalpes un zvejniekus slapjus, sakautus un pazemotus. Filipīnas ir darījušas vienīgo, ko var, vēl ciešāk paļaujas uz savu veco sabiedroto – Amerikas Savienotajām valstīm. ASV bāzes kādreiz bija izkaisītas pa visu valsti, bet pēc augstā kara tās tika samazinātas. Taču Ķīnas salu būvniecība lika tām atgriezties. Tagad Filipīnās atrodas 9 amerikāņu bāzes. Paskatieties, kur šīs bāzes atrodas. 5 no tām atrodas ziemeļos, gandrīz kā pielādētas pistoles notēmētas uz Taivānas šaurumu. Vēl 2 Palavanas un Antonio Batista aviobāze ir vērstas pret Spratli salām, ideālas platformas, lai bloķētu Ķīnas kuģošanas ceļus. Geogrāfija ir padarījusi Filipīnas par konflikta palaidēju mehānismu, un Vašingtona to ir nospriegojusi līdz galām. Filipīnas ne tikai uzņem bāzes, bet arī pašas stiprina savus spēkus. Tās militārā paplašināšanās ir tieši vērsta pret Ķīnas ekspansiju, un apmācības intensitāte ir sasniegusi maksimumu. 2025. gada maijā un jūnijā filipīniešu karavīri trenējās plecu pie pleca ar amerikāņiem, japāņiem, dienvidkorejiešiem un pat britiem. Ko viņi darīja? Viens no uzdevumiem bija pārbaudīt Nemesis kuģu iznīcināšanas raķešu palaišanas iekārtu. Kur viņi atradās? Bataneses salās. Ziemeļu vistālākā Mavulis sala atrodas tikai 88 jūdzes, jeb 142 km no Taivānas. Tas ir tuvāk nekā Ņujorka ir Filadelfijai. Stratēģiskā ziņā tās ir gandrīz kaimiņos. Filipīnas šeit būvē arī ostu. Kad tā būs pabeigta, tā būs ideāla starta platforma, lai ierobežotu Ķīnas tirdzniecību, ja Pekina pastiprinās spiedienu. Tagad geogrāfiskais attēls sāk veidoties. Ja Ķīna uzbruktu Taivānai un iesaistītu ASV un tās sabiedrotos, tā nesaskartos tikai ar salas aizstāvjiem. Tā tiktu spiestā stāvoklī 2 frontēs, satvērta kā skrūvspīlēs. Ja pievienotu blokādi Malakas šaurumā, Austrālijai iesaistoties, Pekina izjustu spiedienu.
Pat ar visiem saviem jaunajiem kuģiem un raketēm tā spēlē bīstamu spēli, kurā ir liela iespēja zaudēt. Un kad izredzes izskatās tik sliktas, tieši tad tiek spērti izmisīgi un bīstami soļi. Jūs varētu jautāt, kā ar kodolieročiem? Uz papīra Ķīna sola nepielietot kodolieročus pirmā. Tas izklausās nomierinoši, līdz sākat iedziļināties. Kādā maz zināmā dokumentā ar nosaukumu Otrās artilērijas operāciju zinātne ir aprakstīti izņēmumi. Situācijas, kad Pekina pazemina kodolieroču pielietošanas slieksni. Un, kad jūs to izlasāt, šis solījums nepielietot kodolieročus pirmajiem sāk izskatīties vairāk pēc atrunas. Ķīnas rīcības plānā teikts, ka kodolieroči tiek iesaistīti, ja kodolieročiem bruņota lielvara sāk bombardēt tās stratēģiskos mērķus un Pekinai nav iespēju atbildēt. Tas nav domāts nevienam citam. Tas attiecas uz Savienotajām valstīm, taču šis dokuments norāda uz sarkanajām līnijām, piemēram, uzbrukumiem kontinentālajai daļai, tās infrastruktūrai vai pilsētām. Uzbrukumi Ķīnas militārajiem mērķiem jūrā netiktu ieskaitīti, kas nozīmē, ja konflikts aprobežojas ar Taivānu, pastāv reāla iespēja, ka tas nepāraug kodolkarā. Bet, ja šī līnija tiek pārkāpta, pasaule sāk spīdēt. Atvieglojuma nopūta. Protams, bet tā ir īslaicīga. Mēs jau esam izrēķinājuši sankciju ietekmi. Tagad aprēķināsim kara sekas. Kāds ir gala skaitlis? Bloomberg analīze atklāja, ka karš par Taivānu pasauli atsviedīs atpakaļ par $10 triljoniem. Tikai Amerikas Savienotajām valstīm un Ķīnai ir lielākas ekonomikas par šo summu. Tas ir 10% no visas pasaules ekonomikas. Tad kāpēc Ķīna riskētu ar visu? Vēsturiskās pretenzijas un ekonomiskais ieguvums neizskaidro tik lielu risku. Ķīna atkal ir bagāta. Kāpēc satricināt situāciju? Vai gadsimtu veca pilsoņu kara aizvainojums tiešām ir tā vērts? Taivāna atrodas pirmajā salu ķēdē, kas ir galvenā balva. Pašlaik Ķīnas labklājība ir atkarīga no sadarbības ar ārvalstīm. To ierobežo kritiski šaurumi, ko tā nekontrolē. Ja Ķīna iegūtu Taivānu, šī ķēde tiktu pārrauta. Tādi ostas kā Suao un Huahualien pēc kaujas varētu būt drupās, bet, kad tās tiktu atjaunotas, tās Pekinai nodrošinātu tiešu vārtu uz Kluso okeānu. Ja Ķīna iegūtu kontroli pār Taivānu, tā ne tikai pārvietotu kuģus, tā varētu noteikt noteikumus. Šaurums, Dienvidķīnas jūra, Japānas, Dienvidkorejas un Filipīnu tirdzniecības dzīvības līnijas. Viss Pekinas kontrolē. Tas ne tikai mainītu spēku līdzsvaru, tas pārrakstītu karti ar Ķīnu pašā centrā. Ar ko Ķīna ir gatava riskēt, lai to iegūtu? Mēs to drīz uzzināsim. Paldies, ka šodien pievienojāties man. Ceru, ka jums patika video. Ja vēlaties redzēt vēl vairāk šādu video, lūdzu apsveriet iespēju abonēt un ieslēgt paziņojumus. Tas tiešām ir svarīgi. Vēlreiz paldies un tiekamies nākamreiz raidījumā Mapak. Toreiz sauca par Amerikas rivjēru. Tagad tas ir 350 kvadrātjūdžu liels kaps tuksnesī. Šodien Saltonas jūra mirst. Tās ūdens pazūd. Gaisā un cilvēku plaušās, kas šeit dzīvo, ir toksiski putekļi. Bet tā ir tikai puse no stāsta, jo katru gadu no Zemes tiek izsūknēti vairāk nekā $400 miljoni un atkal izmesti tieši turpat, no kurienes tie nākuši. Un tas varētu mainīt visu. Ezers, kuru visi norakstīja, varētu pārrakstīt globālo ekonomiku. Lai gan virspusē viss ir neveiksmē, tas, kas atrodas zem tās, ir pavisam kas cits. Saltonas ezers atrodas rifta ielejā. Zemes garoza tur ir plānāka, tikai daži jūdžu. Jūdzes zem zemes magma uzsilda iežus un tajos iesprostoto ūdeni. Gadu gaitā šis karstums ir ticis izmantots ģeotermālās elektroenerģijas ražošanai. Pats ūdens ir toksisks, ļoti sāļš, bet tas ir bagāts ar minerālvielām. Viena no tām ir īpaši svarīga – litijs. Viena no lielākajām atradnēm uz planētas atrodas tieši zem cilvēkiem, kuri elpo šo toksisko putekļu gaisu. Litija daudzums zem Saltonas jūras varētu nodrošināt enerģiju 375 miljoniem elektrisko transporta līdzekļu. Tas ir vairāk nekā visu automašīnu, kravas automašīnu un apvidus auto skaits Amerikas Savienotajās valstīs kopā. Un tomēr tas atrodas zem vienas no toksiskākajām, pamestākajām vietām Amerikā. Šis resurss ir vērtīgs tā koncentrācijas dēļ. Dažās sālijuma daļās koncentrācija ir neticami augsta, padarot to par īstu laimestu. Un tas atrodas tieši lielā patēriņas tīgus vidū. Šosejas, dzelzceļa līnijas un loģistika jau ir izveidotas. Litija ieguves process ir saistīts ar esošo ģeotermālo nozari. Pašlaik 11 ģeotermālās stacijas ieskauj ezera dienvidu krastu. Tās sūknē pārkarsētu sālsūdeni uz virsmu, lai iegūtu tvaiku.
Pēc tam, kad siltums ir iegūts, salsūdens vienkārši tiek atgriezts zemē kopā ar aptuveni 21,500 tonnām litija. Amerika katru gadu atpakaļ zemē iesūknē litiju $400 miljonu vērtībā, un tai tas nav jādara. Pievienojot minerālu ieguve enerģijas ciklam, infrastruktūras būvniecības izmaksas ievērojami samazinās. Urbumi jau ir izurbti, sūkņi jau darbojas. Iepriekš uzsildītais salsūdens jau atrodas virs zemēm. Ieguves metode izmanto esošo ģeotermālo infrastruktūru un izdala litiju dažu stundu laikā, nevis gadu laikā. Tas ir ātri, efektīvi un bez tradicionālās ieguves izraisītās iznīcināšanas, un tas neaprobežojas tikai ar litiju. Mangāns, cinks, minerāli, kas ir būtiski baterijām un enerģijas uzkrāšanai elektrotīklā. Pēkšņi Saltonas ezers vairs nav tikai toksisks ezers, tas tagad ir resurss. Viena tuksneša ieplaka Kalifornijā varētu apmierināt milzīgu daļu no pasaules pieprasījuma. Šobrīd litijs ir mūsdienu pasaules galvenais ierobežojošais faktors. Katram elektroauto akumulātoram tas ir nepieciešams. Katrs vēja un saules enerģijas parks ir atkarīgs no tā. Bez stabilas piegādes pārēja no fosilā kurināmā apstājas. Izmaksas strauji pieaug. Stratēģiskās ievainojamības vairojas. Saltonas jūras atradne nav tikai vēl viena raktuve. Tā varētu kļūt par pamatu Amerikas akumulātoru ražošanai, degvielu nākamajam transporta gadsimtam. Koncentrācijas ir pietiekami augstas, apjomi ir pietiekami lieli un metode ir pietiekami tīra, lai jautājums vairs nebūtu vai, bet gan cik ātri. Sacensības par Amerikas resursu izmantošanu jau ir sākušās, un es esmu šeit, lai par to ziņotu. Noteikti nospiediet patīk, dalieties un abonējiet, tā jūs nepalaidīsiet garām nevienu jaunumu. Imperiālas apgabals ir viens no nabadzīgākajiem reģioniem Kalifornijā. Dažos rajonos bezdarba līmenis tuvojas 10%. Tomēr litija ieņēmumi, kas tagad tiek iekļauti likumā, varētu šo situāciju mainīt uz visiem laikiem. Jaunais akcīzes nodoklis 80% no ieņēmumiem novirza tieši atpakaļ apgabalam. Un sasniedzot pilnu prognozēto apjomu, pati litija ražošana varētu radīt aptuveni $2 miljardus gadā bruto ieņēmumos. Apgabala plānotāji jau prognozē 700 pastāvīgas labi apmaksātas darba vietas 3 galvenajos projektos. Operatori, tehniķi, apkopes brigādes, kā arī vēl tūkstošiem cilvēku būvniecības un atbalsta amatos. Pirmo reizi ezera neveiksme un tā potenciāls ir vienā bilancē, proti, ja ieguve patiešām notiks. Galvenais šķērslis šobrīd ir uztvere. Cilvēki desmitiem gadu ir skatījušies uz šo baseinu kā uz ekoloģisku kapsētu, pilnībā ignorējot apakšā esošo industriālo realitāti. Ieguves tehnoloģija darbojas, pazemes rezerves ir apstiprinātas. Patiesais izaicinājums ir īstenot šo milzīgo industriālo pavērsienu pirms tirgus iespēju loks aizveras. Te nav runa par vienkāršu izrakšanu no zemes. Neapstrādāts litijs ir gandrīz bezvērtīgs. Jūs nevarat apgādāt pilsētu ar elektrību vai uzbūvēt elektroauto, izmantojot neapstrādātu salsūdeni vai sasmalcinātu iezi. Tas, kurš attīra metālu, kontrolē visu tirgu. Litijs tur ir, bet valsts, kas to attīra, nevis iegūst, ir tā, kas patiesībā uzvar. Un šodien šī globālā kārta ir stipri izkropļota. Tādas valstis kā Austrālija un Čīle dominē fiziskajā ieguvē, tomēr viņas nekontrolē tirgu. Lielākajā daļā bateriju, kas šodien nāk no ražošanas līnijām, ir litijs, kas izgājis caur Ķīnas pārstrādes rūpnīcu, neatkarīgi no tā, kur rūda sākotnēji tika iegūta. Zem Saltonas jūras esošais ģeotermālais sāļūdens neutralizē tieši šo ietekmes sviru. Ķīna kontrolē litija pārstrādi tāpat kā OPEC savulaik kontrolēja naftu. Saltonas jūra ir vienīgais vietējais resurss, kam ir pietiekams mērogs, lai pārtrauktu šo atkarību. Nav okeāna šķērsojumu, nav ārvalstu tarifu, nav pēkšņu cenu kāpumu, ko izraisa notikumi otrā pasaules malā. Saltonas jūra sasniedzot plānoto pilno apjomu, apmēram 200,000 tonu gadā, spētu nodrošināt vairāku lielu ASV rūpnīcu gada litija vajadzības un vēl atstāt pārpalikumu elektrotīkla uzkrāšanai. Tas nav tikai lētākas baterijas, tās ir Amerikas rūpnīcas, kas pieņem darbā vēl 10 000 strādnieku. Ezers, kāds tas ir šobrīd, ir stratēģisks resurss. Kad Nevada reklamēja savu jauno sudrabu, štats izveidoja juridisku un fizisku aizsardzību savām nozarēm. Kalifornijai ir iespēja darīt to pašu ar Saltonas jūru.
Tā var pārvērst visvairāk aizmirsto štata daļu par tā vissvarīgāko – stratēģisko centru. Un tagad ir īstais laiks to izmantot. Saltonas jūra ir vienīgā vieta ar pietiekamu ģeoloģisko apmēru, lai tas būtu iespējams. Sacensības par šī resursa nodrošināšanu jau ir sākušās. Smagā tehnika pārvietojas pa ezera dienvidu krastu. 3 lielākie operatori sacenšas par piekļuvi ģeotermālajam salsūdenim, katrs ieguldot miljardus, lai sasniegtu komerciālu mērogu pirms tirgus viņus izslēdz. Controlled Thermal Resources vada šo paplašināšanos. Viņu Hell's Kitchen projekts urbi dziļā pārkarsētā rezervuārā ar mērķi līdz 2020. gadu beigām piegādāt akumulātoru kvalitātes litiju kopā ar ģeotermālo enerģiju. Šīs agrīnās priekšrocības iegūšana rada spiedienu konkurentiem sasniegt līdzīgu integrētu mērogu vai riskē tikt atstātiem aiz muguras. Energy Source Minerals izmanto atšķirīgu pieeju, iegūstot salsūdeni, kas jau atrodas virszemē, un izmantojot esošo ģeotermālo infrastruktūru. Enerģētikas departamenta $1,36 miljārdu apņemšanās 2025. gadā signalizē privātajiem investoriem, ka liela mēroga inženiertehniskie ieguldījumi šajā jomā tagad ir bauda federālās valdības uzticību. Tikmēr Berkshire Hathaway Energy ir ieguldījusi vairāk nekā $40 miljārdus atjaunojamajā enerģijā un pārvalda vienu no lielākajiem komunālo pakalpojumu tīkliem Amerikas Savienotajās valstīs. Tas nozīmē, ka tā spēj mobilizēt resursus ātrāk un lētāk nekā mazāki operatori. Tie nav 3 atsevišķi ieguldījumi. Tās ir 3 paralēlas līnijas uz vienas un tās pašas šosejas. Tas, kurš pirmais sasniedz 20,000 tonu, nodrošina līgumus, kurus pārējie vajās vēl gadiem ilgi. Federālā valdība apzinās, kas ir uz spēles un pielieto maksimālu spiedienu, lai pātrinātu termiņu. Šie projekti tagad tiek virzīti pātrinātā apstiprināšanas procesā, piespiežot katru aģentūru darboties saskaņoti un pāraujot birokrātiskos šķēršļus, kas parasti aizkavē Amerikas infrastruktūru. Vienlaikus Kalifornija ieviesa vietēji pielāgotu nodokļu sistēmu, lai stabilizētu reģiona politisko situāciju. Jauns akcīzes nodoklis tiek aprēķināts tieši atkarībā no saražotā litija apjoma. 20% ir rezervēti ar likumu un paredzēti tieši Saltonas jūras vides atjaunošanai. Šis industriālais skrējiens notiek tāpēc, ka noieta tirgus jau ir izveidots. Visā saules joslā tiek atvērtas milzīgas jaunas akumulātoru ražotnes. Tām ir nepieciešama vietējā piegādes ķēde, kas ir imūna pret globālām tirdzniecības domstarpībām vai jūras satiksmes traucējumiem. Ja imperiālās ielejas uzņēmumi sasniegs savus ražošanas mērķus 2020. gadu beigās, tie nodrošinās pamatlīgumus visam Amerikas automobīļu sektoram. Taču kļūdu iespējamība ir praktiski neeksistējoša. Startautiskie konkurenti nepārtrauc savas paplašināšanās aktivitātes. Ja Saltonas jūras projekti nepaspēs laikā, vai ja finansējums izsīks, vai ja būvniecība apstāsies, akumulātoru rūpnīcas skatīsies uz ārzemēm. Globālais tirgus pieprasa noteiktību. Savienotajām valstīm šis materiāls ir nepieciešams, taču kaut kas stāv Savienotajām valstīm ceļā. Kalifornija. Štata regulējošā sistēma, kas pat vienkāršu būvniecību var ievilkt 10 gadus ilgā pārbaudījumā, tieši stāv starp ASV un pilnīgu kontroli pār ASV litija piegādi. Katrs kavējums šeit nav tikai birokrātisks, tas ir stratēģisks risks. Vides tiesvedības jau ir apturējušas svarīgus attīstības posmus. Līdz 2025. gada beigām juridiskās apelācijas aktīvi vēršas pret tādiem projektiem kā Hell's Kitchen. Galvenais arguments koncentrējās uz reģiona būtisko ievainojamību – ūdens izmantošanu. Baseins pašlaik piedzīvo smagu sausumu. Pat ļoti efektīvai ieguvēji nepieciešami miljoniem galonu ūdens dzesēšanai un ķīmiskai apstrādei. Kritiķi brīdina, ka rūpnieciskā pieprasījuma palielināšana jau tā sabrūkošā ezerā varētu Saltonas jūru vēl vairāk pietuvināt iznīcībai. Ūdens tiesības darbojas kā stingrs fizisks ierobežojums izaugsmei. Imperiālās ielejas zemniekiem pieder milzīgas prioritāras ūdens kvotas no Kolorādo upes. Taču saskaņā ar pēc 2026. gada federālajām darbības vadlīnijām katram upes lietotājam draud samazinājumi. Saltonas jūra pastāv tikai tāpēc, ka no šīm pašām saimniecībām notiek lauksaimniecības noteces ūdeņu ieplūde. Ja ūdeņs tiek novirzīts no laukiem, lai dzesētu augsto tehnoloģiju pārstrādes rūpnīcas, šis ezers sāk sarukt vēl ātrāk. Cilvēki, kuri visilgāk ir dzīvojuši pie mirstošā ezera, tagad ir sašķelti 2 daļās. Daži redz pestīšanu. Nodokļu ieņēmumi beidzot varētu sekt reālus putekļu ierobežošanas un dzīvotņu atjaunošanas pasākumus.
Citi to uztver kā vēl vienu rūpniecisku risku viņu veselībai. Pastāvīgās apelācijas par gaisa kvalitāti, bīstamajiem atkritumiem un cilšu kultūras vietām jau ir aizkavējušas Hell's Kitchen projektu par vairākiem mēnešiem. Vietējās grupas bažījies, ka pat slēgtās sistēmas varētu joprojām izdalīt ķīmisko vielu pēdas vai palielināt kravas automašīnu satiksmi uz ceļiem, kas jau ir klāti ar izžuvušās ezera gultnes putekļiem. Apsolījums par 700 pastāvīgām darba vietām ir reāls, taču tikpat reāls ir arī bāžas, ka šīs darba vietas varētu nākt uz iedzīvotāju veselības rēķina. Štata Litija ielejas plāns cenšas atrast līdzsvaru. Vairāk līdzekļu vietējai kaitējuma mazināšanai, kopīga konsultatīvā komisija, taču uzticība ir vāja pēc gadu desmitiem ilgiem nepildītiem atjaunošanas solījumiem. Pat nelieli urbumi varētu kaitēt zemē, kas ir svēta kopienām, kuras tur dzīvojušas paaudzēm ilgi. Papildus ūdens jautājumam standarta atļauju izsniegšanas sarežģījumi joprojām ir milzīgs risks. 2025. gada sākumā Berkshire Hathaway Energy skaidri apturēja vairākus savus ģeotermālās enerģijas paplašināšanas projektus, norādot uz neatrisināmām atļauju izsniegšanas kavēšanām un nopietniem infrastruktūras ierobežojumiem. Šie administratīvie šķēršļi varētu pārcelt palaišanu no 2020. gada beigām uz 2030. gadiem. Tirgū, kas attīstās tik strauji, 5 gadu kavēšanās ir tas pats, kas neveiksmē. Ja šiem operatoriem izdosies veiksmīgi pārvarēt tiesvedību, nodrošināt ūdens tiesības un uzsākt ražošanu, līdz 2020. gada beigām pasaules stratēģiskā ģeometrija mainīsies. Bet, ja uzvarēs regulatīvā pretestība, iespēja loks aizvērsies uz visiem laikiem. Globālā akumulātoru industrija vienkārši apies Savienotās valstis. Valsts tīrās enerģijas nākotne būs spiesta paļauties uz importētu litiju, atstājot elektroautoražotājus un elektrotīkla projektus pakļautus kavējumiem, cenu kāpumiem un ārvalstu piegādes šķēršļiem. 30 gadus Saltonas jūra tika ignorēta. Tā bija ekoloģiska katastrofa, kas gaidīja risinājumu, kurš nekad nepienāca. Tagad tieši šī neveiksme ir kļuvusi par nepieciešamo nosacījumu milzīgam rūpniecības atzimšanas vilnim. Tas piespiež pilnībā pārveidot ainavu. Tūkstnesis negaida, un arī Ķīna noteikti negaida. Bet vai Amerika gaida? Paldies, ka šodien pievienojāties man! Ceru, ka jums patika šis video, un ja vēlaties redzēt vēl šādus video, lūdzu apsveriet iespēju abonēt un ieslēgt paziņojumus. Tas tiešām ir svarīgi. Vēlreiz paldies un tiekamies nākamreiz Matpaka kanālā. Pašlaik 20% no pasaules kopējā naftas apjoma ir iesprostoti. Tā tiek turēta ķīlā aiz mikroskopiska ūdens posma, kas ir tik mazs, ka to viegli varētu nepamanīt kartē. Hormuza šaurums. Katru dienu milzīgi tankuģi, kas pārvadā miljoniem barelu degvielas, vajadzētu izspraukties cauri šim 21 jūdz garajam koridoram, vai vismaz tiem tā vajadzētu darīt. Pārnakti militāri uzbrukumi un jūras mīnes aizvēra šo ūdens ceļu, acu mirklī padarot to par bīstamāko vietu uz planētas. Šķiet, ka tam vajadzētu būt neiespējamam. Kā var nebūt alternatīva maršruta vai rezerves plāna? Kad globālās piegādes ķēdes sabrūk tik ātri, sabiedrība nekavējoties pieprasa risinājumu. Mēs pārgriežam kalnus, lai uzbūvētu Panamas kanālu. Mēs pārveidojam tūkstnesi Suecas kanālam. Ja cilvēces izdzīvošana ir atkarīga no tik šauras spraugas, ka var redzēt tai pāri, kāpēc bagātākās valstis uz zemes vienkārši nevar izrakt kanālu vai atrast citu ceļu apkārt? Jo Hormūzas šauruma apiešana ir daudz vairāk nekā tikai zemes pārvietošana. Un pat ja mums izdotos īstenot lielāko būvniecības projektu cilvēces vēsturē, tas patiesībā mūs neizglābtu. Persijas līcī ir milzīgas lamatas, un tās tikai gaida, kad kāds tajās iekritīs. Persijas līcis nav līdzīgs nevienai citai vietai uz planētas. Daudzas valstis, kas to ieskauj, ir starp lielākajiem naftas ražotājiem pasaulē. Saūda-Arābija, Irāna, Irāka un AAE kopā katru dienu izsūknē desmitiem miljonu barelu naftas no smiltīm. Tā ir neaptverama šķidrās enerģijas daudzums, pietiekams, lai sildītu kontinentus, noturētu kravas flotes virs ūdens un uzturētu pasaules elektrotīklu darbībā. Daudzējādā ziņā tā ir mūsdienu pasaules pukstošās sirds, taču ģeogrāfiskajā izkārtojumā ir liktenīga vaina. Lūk, kur ir āķis. Persijas līcis būtībā ir slēgts baseins ar tikai vienu šauru eju, pa kuru var iekļūt un izkļūt. Pas Hormūza šaurums. Tas to atšķir no daudziem citiem līčiem pasaulē. Piemēram, Meksikas līcim ir vairākas plašas izejas un kuģošanas ceļi, pa kuriem kuģi var iekuģot un izkuģot. Piemēram, starp Floridu un Kubu vai starp Meksiku un Kubu, tālāk uz Karību jūru un Atlantijas okeānu. Persijas līcis ir pavisam citāds. Šeit jebkuram kuģim, to starp tiem milzīgajiem naftas tankuģiem, kas uztur pasaules ekonomiku, lai izbrauktu no šī reģiona, ir jāšķērso Hormūzas šaurums.
Nav nekādu izņēmumu, nav alternatīvu, un tieši tas padara šo vietu par tik stratēģisku šaurumu. Šaurums, kas faktiski nodrošina 20% pasaules naftas piegāžu un arī 20% pasaules sašķidrinātās dabasgāzes jeb LNG tirdzniecības. Lai situāciju padarītu vēl sliktāku, šaurums nav tikai šaurs, tas ir arī ļoti stingri kontrolēts. Visiem kuģiem, kas šķērso šo ūdens posmu, jāizmanto divas kuģošanas joslas – viena izejošajai satiksmei un otra ienākošajai satiksmei. Katra tikai 2 jūdžu platumā un atdalītas ar 2 jūdžu platu atdalošo joslu. Irāna šīs joslas labi pazīst. Tā precīzi zina, pa kuriem ceļiem kuģi pārvietosies, un tā arī precīzi zina, kā tos traucēt. Tāpat nav nepieciešams bloķēt visu šaurumu. Tā var vienkārši koncentrēties uz šīm šaurajām kuģošanas joslām, vienā naktī burtiski pārtraucot milzīgu daļu tirdzniecības, un tieši to viņi arī izdarīja. Saskaroties ar mīnu, raķešu, dronu un citu draudu, daudzi kuģi pārtrauca pārvietošanos caur Hormuza šaurumu. Uzņēmumi nevēlējās riskēt ar tik dārgiem īpašumiem, kā arī ar desmitiem apkalpes locekļu dzīvībām, un apdrošinātāji bija daudz mazāk gatavi piedāvāt apdrošināšanu jebkuriem kuģiem, kas plānoja doties šajā ceļā. Rezultātā naftas cenas strauji pieauga, un veselu kontinentu ekonomikas nonāca soli tuvāk bezprecedenta krīzei, kāda notiek tikai reizi paaudzē. Jūs zināt, tāda veida krīzes, kādas manas paaudzes laikā ir notikušas vismaz 4 reizes. Un tas viss tikai viena ūdens šauruma dēļ. Protams, pirmais jautājums ir, kāpēc mēs vienkārši nevaram to apiet? Galu galā mēs jau iepriekš esam darījuši līdzīgas lietas. Gadsimtiem ilgi ģeogrāfija turēja globālo tirdzniecību ķīlniekos. Senākos laikos kuģiem nācās apbraukt visu Āfriku, burtiski mērojot 1000 jūdžu un pavadot nedēļu jūrā, tikai lai nogādātu kravus starp Eiropu un Āziju. Daudzi kuģi un to apkalpes gāja bojā, mēģinot šķērsot bēdīgi slaveno labās cerības ragu Dienvidāfrikas dienvidu galā, kur bīstamās straumes un slikti laikapstākļi radīja nāvējošus jūras apstākļus. Bija arī pirātisms, neskaitāmi gadījumi, kad kuģus uzbruka vai nolaupīja un kravas tika nozagtas. Taču gadsimtiem ilgi šis maršruts burtiski bija vienīgā reālā iespēja, kā nogādāt kuģus no vienas Āfrikas puses uz otru, līdz cilvēki nolēma kaut ko darīt lietas labā. 1869. gadā pēc 10 garu gadu būvniecības un tūkstneša pārveidošanas tika atklāts Suecas kanāls, kas savienoja Sarkanās jūras un Vidusjūras ūdeņus un nodrošināja jaunu ceļu apkārt Āfrikas kontinentam. Tas saīsināja maršrutus par 1000 jūdžu un veselām nedēļām, sniedzot starptautiskajai tirdzniecībai nepieredzētu un neizmērojamu stimulu. Mūsdienās kanāls joprojām apkalpo aptuveni 12 līdz 14% no pasaules tirdzniecības. Amerikā, ja kuģi vēlējās nokļūt no Atlantijas okeāna uz Kluso okeānu, viņa vienīgā reālā iespēja bija apbraukt visu Dienvidameriku. Kuģiem nācās lavierēt pa nemierīgajiem ūdeņiem, augstajiem viļņiem un spēcīgajiem vējiem pie Dienvidamerikas dienvidu krastiem tādās vietās kā Hornas raks un Dreika šaurums. Tāpēc Amerikas Savienotās valstis izveidoja taisnu ceļu cauri Centrālamerikai, un 1914. gadā tika atklāts Panamas kanāls, kas uzreiz un ievērojami samazināja laiku, kas kuģiem bija nepieciešams, lai nokļūtu no vienas Amerikas puses uz otru. Vēsture pierāda, ka ja jūras satiksmes šaurvieta apdraud mūsu izdzīvošanu, mēs spējam mainīt veselu kontinentu. Tātad, ja ap Hormuza šaurumu ir tik daudz drāmas, kāpēc mēs nevaram izdarīt to pašu? Persijas līča krīzes risinājums šķiet acīm redzams, taču tuvie austrumi nepadodas mūsu inženierijai. Ja mēs atskatāmies uz Suekas un Panamas kanāliem, abi tika būvēti diezgan acīm redzamās vietās. Pirms Suecas kanāla izveides bija skaidra vieta šādai būvei, jo Sarkanās jūras ziemeļu gals bija tikai nepilnus 100 jūdžu attālumā no Vidusjūras dienvidu krastiem. Eksperti zināja, ka tas prasīs neticami daudz laika un naudas, taču doma par kanāla izbūvi šeit vismaz bija loģiskā. Tāpat bija arī Panamā, kur tikai aptuveni 50 jūdzes zemes šķīra Kluso okeānu no Karību jūras. Pat nejaušs vērotājs, paskatoties kartē, varēja redzēt, ka šī ir ideāla vieta kanālam, kas savienotu vienu ūdens tilpi ar otru. Persijas līcis ir pavisam cits stāsts. Līcis ir gandrīz pilnībā noslēgts. Tas ir kā strupceļš, no kura nav izējas, izņemot caur Hormuza šaurumu un tad uz Omānas līci, pirms ūdeņi plūst tālāk Arābijas jūrā. Uz ziemeļiem atrodas Kaspijas jūra, kas ir beznoteces ūdenstilpē.
Tur palīdzības nav. Un pat, lai līdz tai nokļūtu, būtu jāizrok kanāls, kas stieptos simtiem jūdžu gandrīz visā Irānas garumā. Ņemot vērā, kāpēc šaurums šobrīd ir slēgts, tas acīmredzami nav risinājums. Uz rietumiem ir vidusjūra, taču arī tā ir pārāk tālu, lai savienotos ar Persijas līci. Lai savienotu abas vietas, būtu jāizbūvē kanāls cauri vairākām valstīm, visticamāk ieskaitot Irāku, Jordāniju un iespējams Sīriju un Libānu vai Izrēlu. Tas prasītu gadu desmitiem ilgu darbu un neaprēķināmas naudas summas. Tāpēc arī šī nav reāla izvēle. Šajā šaurumā ir simtiem jūdžu zemes, kas pieder vairākām dažādām valstīm – Apvienotajiem Arābemirātiem, Saūdārābijai, Omānai un Jemenas republikai. Un tās visas atrodas starp Persijas līci un Adenas līci, jeb Arābijas jūru. Bet ko darīt, ja mēs tomēr vēlētos mēģināt? 2015. gada septembrī kāds pētījums ierosināja izveidot 950 km garu kanālu, kas sāktos Saūda-Arābijas piekrastē tieši uz dienvidiem no Kataras, šķērsot valsti un pāri robežai ieietu Jemenā, beidzoties Jemenas piekrastē. Visa šī projekta izmaksas tika lēstas $80 miljārdu apmērā, un tas bija optimistisks novērtējums. Tomēr pētījuma autori norādīja, ka gar kanāla garajiem krastiem varētu tikt būvētas jaunas piekrastes, mazpilsētas, pilsētas un kurorti. Kopš tā laika par šo projektu daudz nav dzirdēts, un visticamāk tas piedzīvojas tādu pašu likteni kā The Line un Vegas Loop. Nē, izskatās, ka viss līcis faktiski ir strupceļš. Nav alternatīvu maršrutu, nav slepenu pāreju, nav šauru zemestrēļu, kas to atdalītu no cita nozīmīga ūdens tilpnes, un nav acīm redzamu vietu, kur būvēt kanālu. Izņemot vienu ģeogrāfiski mikroskopisku izņēmumu. Musandamas Pusala. Varētu teikt, ka vienīgais puslīdz reālais priekšlikums būtu izrakt tai cauri kanālu. Šī nelīdzenā kalnainā zemes josla, kas izvirzās Hormuza šaurumā un ir sadalīta starp Omānu un AAE, ar Omānas anklāvu kā tās ziemeļu punktu. Šaurākajā vietā Musandamas pussala ir tikai dažus desmitus jūdžu plata. Vienkārši izroc tranšeju cauri tai, un tu pilnībā apies Irānas militāros spēkus. Uz papīra šis projekts neizklausās īpaši atšķirīgs no tādiem kā Suecas vai Panamas kanāli. Salīdzinoši īss ūdensceļš, kas mazinātu Hormuza šauruma ietekmi un nozīmi, būtiski samazinot Irānas spēju ierobežot naftas plūsmu uz Eiropu un citur. Taču šī nav mīkstā Ēģiptes smilts, kur tika būvēts Suecas kanāls, un tas nav arī nekas līdzīgs Panamai. Pussala ir cietoksnis ar ārkārtīgi stāviem, klinšainiem, nelīdzeniem kalniem, no kuriem daži, piemēram, Džabals al-Harims, paceļas vairāk nekā 1800 metru virs jūras līmeņa. Šie kalni pilnībā klāja pussalu, un tieši tāpēc šī ir tik reti apdzīvota teritorija, kur tikai šur tur ir nelieli ciemati un apmetnes, kalnu virsotņu ēnās. Kopā ar piekrastes oāzi Hasabu, kas atrodas pussalas ziemeļu malā. Kanāla izbūve šeit nebūtu tikai pārsteidzošs mūsdienu inženierijas sasniegums, tas būtu īsts brīnums. Lai gan varētu šķiet, ka, lai šķērsotu Musandamas pussalu, būtu nepieciešams tikai 50 vai 60 jūdžu garš kanāls, patiesībā tas tā nestrādātu. Būvniecības brigādēm būtu jālaužas cauri biezam klintim, kas stiepjas jūdžu garumā no vienas pussalas puses līdz otrai. Veselī kalni būtu jāiznīcina līdz ar zemi. Skarbā, neapdzīvojamā reljefa dēļ, pat ja būvnieki atrastu veidu, kā tam tikt cauri, viņi nevarētu izveidot vienkāršu taisnu kanālu no vienas puses uz otru. Viņiem būtu jāgriežās pa kreisi un pa labi šur un tur, sekojot dabiskajām apvidus kontūrām. 50 jūdžu apedkanāls pēkšņi pārvēršas par vairāku 100 jūdžu labirintu. Tas padarītu to daudz sarežģītāku nekā, piemēram, Suecas kanālu, kas stiepjas apmēram 120 jūdzes, vai Panamas kanālu, kas ir 50 jūdžu garš. Un ar sarežģītību, protams, nāk arī izmaksas. Suecas kanāls izmaksāja apmēram $100 miljonus, kas mūsdienās būtu ap $2 miljardiem. ASV iztērēja apmēram $375 miljonus Panamas kanāla būvniecībai, kas mūsdienās būtu tuvāk $8 vai $9 miljardiem. Tas arī piedzīvoja apmēram $5,25 miljardu vērtu paplašināšanas projektu, kas norisinājās no 2000. gada beigām līdz pat 2010. gadiem. Kanāls pāri Musandamas pussalai nemaksātu tikai dažus miljardus dolāru.
Tas nemaksātu arī dažus desmitus miljārdu. Šāda mēroga projekts izmaksātu 12 ciparu summu – $100 miljārdus, un tas ir pats minimums. Dažas aplēses liecina, ka summa varētu sasniegt pat $200 miljārdus vai pat vairāk, un tas ir tikai būvniecības izmaksas. Šī summa pat neietver papildu izdevumus, piemēram, uzturēšanu vai drošību, un ir arī nopietna augstuma starpību problēma. Šī situācija nav nemaz līdzīga kā Ēģiptē, kur zeme, uz kuras tika būvēts Suecas kanāls, lielākoties bija līdzena no vienas puses līdz otrai. Pateicoties tam, Suecas kanālam nav nepieciešamas slūžas, jo nav vajadzības pārvietot kuģus augšup vai lejup dažādās vietās. Tie vienkārši izbrauc cauri. Kanāls cauri Omānai vai AAE nedarbotos tādā veidā. Tā kā reljefs tik ļoti mainās, būtu nepieciešama liela un sarežģīta slūžu sistēma, lai palīdzētu kuģiem pacelties un nolaisties, šķērsojot šo ceļu. Slūžām ir nepieciešams ūdens, milzīgs ūdens daudzums. Un šis ir viens no sausākajiem reģioniem uz planētas. Tas rada veselu virkni jaunu izaicinājumu, piemēram, no kurienes ņemt ūdeni, lai piepildītu slūžas, kā to uzturēt, kā kanāls tiktu galā intensīva karstuma, saules un sausuma periodos. Tās nav nelielas neērtības vai nenozīmīgas problēmas. Tās ir būtiski šķēršļi, kas liek visam Musandamas kanāla konceptam šķist vairāk kā pasakai, nevis realistiskam priekšlikumam. Bet tikai diskusijas pēc pieņemsim, ka tas tomēr tika uzbūvēts. Kaut kādā veidā visas problēmas tiek atrisinātas, atrod pietiekami daudz naudas, un pēc gadiem vai visticamāk gadu desmitiem ilgas būvniecības Persijas līcis beidzot tiek savienots ar Omānas līci, dodot kuģiem reālu alternatīvu Ormūzas šaurumam. Joprojām pastāv problēma, kas var sagraut visu projektu, un tā ir drošība. Pat ja šis kanāls, kas ir vienīgā patiesi dzīvotspējīgā iespēja tiktu izveidots, tas patiesībā nebūtu daudz tālāk no Irānas nekā Ormuzas šaurums. Un tāpat kā šaurums, tas būtu salīdzinoši šaurs ar paredzamiem ceļiem, pa kuriem kuģiem būtu jāsako, lai tiktu cauri uz otru galu. Citiem vārdiem sakot, tam būtu daudzas tieši tās pašas vājās puses kā šaurumam. Un to būtu tikpat viegli traucēt vai bloķēt, varbūt pat vēl vieglāk. Viss, kas būtu nepieciešams, ir dažas labi novietotas raķetes vai pat tikai draudi palaist raķeti, lai izraisītu vēl vienu starptautisku krīzi. Pēkšņi tieši tās pašas problēmas, kas novērotas Hormuza šaurumā, būtu jūtamas arī Musandamas kanālā. Kuģi atkal būtu pārāk nobijušies, lai pa to pārvietotos. Apdrošinātāji atkal nevēlētos sniegt segumu. Un 20% pasaules naftas un sašķidrinātās dabasgāzes atkal iestrēgtu līcī, nespējot sasniegt valstis, kas paļaujas uz to savu rūpniecību un ekonomiku nodrošināšanai. Kanāls būtu tikai vēl viens šaurais punkts, kura izbūve izmaksās $100 miljārdus vai pat vairāk, kā arī prasa gadus ilgu laiku, pūles un resursus. Kad $100 miljārdu vērta kanāla aprēķini vairs nesakrīt, sabiedrība uzdod jautājumu, kāpēc vispār izmantot kuģus? Kāpēc vienkārši nepārsūknēt naftu pāri sauszemes teritorijai caur milzīgām cauruļvadiem tieši uz Sarkanās jūras piekrasti vai citiem lieliem ūdens baseiniem, vai pat tieši uz Eiropas valstīm? Jau pastāv plašs šādu cauruļvadu tīkls, kas ved no tādām valstīm kā Saūda Arābija un apvienotie Arābu Emirāti. Piemēram, austrumu-rietumu jēlnaftas cauruļvads, kas pazīstams arī kā petrolīne, stiepjas gandrīz 1200 km no Saūda Arābijas austrumu provinces līdz Sarkanajai jūrai. Vienīgā problēma ir tā, ka pat garākajiem un lielākajiem cauruļvadiem ir savi ierobežojumi. Paši lielākie cauruļvadi spēj pārvietot naftu tikai tādā apjomā, kas ir salīdzināms ar dažiem lieliem tankuģiem dienā. Un, kad apstākļi ir labi, caur šaurumu dienā iziet vairāk nekā 100 tankuģu. Tāpēc tie nevar sacensties ar to milzīgo naftas apjomu, ko spēj pārvadāt īpaši lielie naftas tankuģi. Tie ir arī ļoti dārgi būvējami, paplašināmi un uzturami, turklāt ir ļoti ievainojami pret uzbrukumiem vai sabotāžu. Tie var palīdzēt, bet uz tiem nevar paļauties, lai vienkārši aizstātu naftas jūras tirdzniecību. Tāpēc Hormuza šaurums ir tik vērtīgs. Jo neskatoties uz dažām ambiciozām idejām un interesantiem hipotētiskiem projektiem, patiesībā alternatīvas nav. Tik liela daļa pasaules naftas, tirdzniecības un ekonomikas balstās tikai un vienīgi uz šo vienu ūdens posmu. Un patiesībā mēs varam darīt ļoti maz, lai to mainītu. Hormuza šaurums ir kas vairāk nekā tikai ceļš no vienas ūdens tilpes uz citu.
Tas ir ģeopolitisks spriedzes punkts, vieta, kur pat nelielas reģionālās spriedzes var radīt globālas sekas, kur cilvēki otrā pasaules malā var izjust kara atbalsis, kas ietekmē viņu ikdienas dzīvi vairākos veidos. Un kur geogrāfija vairāk nekā jebkurš cits faktors nosaka, kas ir iespējams un kas nav. Tātad, neskatoties uz visiem cilvēces sasniegumiem, kamēr nafta atrodas Persijas līcī, pasaules ekonomika joprojām ir geogrāfijas ķilniece. Lai labāk saprastu, kas notiek šodien, noskatieties, kāpēc katra arābu valsts baidās no Irānas. Un neaizmirstiet arī abonēt un atzīmēt video ar patīk, tas tiešām daudz nozīmē. Uz tikšanos nākamreiz! Meksikas karteļu krīze nav tikai noziedzības problēma, tā ir valsts drošības katastrofa. Sākot ar 2024. gadu, karteļi faktiski kontrolē 30 līdz 40% Meksikas teritorijas, un dažos reģionos valdības ietekme vispār nepastāv. Un vardarbība ir satriecoša. Kopš 2017. gada katru gadu tiek reģistrēts vairāk nekā 30,000 slepkavību, un vairāk nekā 110,000 cilvēku ir oficiāli reģistrēti kā pazuduši. Visticamāk, vēl daudzi ir apglabāti masu kapos. Narkotiku tirdzniecība, cilvēku kontrabanda, izspiešana un karteļu kari ir padarījuši Meksiku par vienu no bīstamākajām valstīm pasaulē. Bet kā mēs nonācām līdz šai situācijai? Un ko nesīs nākotnē? 80. un 90. gados narkotiku tirdzniecību Amerikā dominēja Kolumbijas karteļi, īpaši Medeļinas un Kalī karteļi. Šīs organizācijas bija meistari kokaīna ražošanā un kontrabandā, to ievedot Amerikas Savienotajās valstīs pa Karību jūras maršrutiem. Bet tad viss sāka mainīties. 1993. gadā Pablo Eskobara nāve bija smags trieciens Medeļinas karteļa darbībai, un ASV tiesības sargājošās iestādes arvien vairāk pastiprināja spiedienu uz narkotiku tirgotājiem ar jūras patruļām. Kad kļuva grūtāk pārvietot kokaīnu caur Karību jūras reģionu, Kolumbijas karteļi sāka meklēt jaunus veidus, kā pārvietot savu preci, un Meksikas sauszemes maršruti kļuva par jauno ceļu. Sākotnēji Meksikas karteļi bija tikai pārvadātāji, taču, kad viņi sāka apstrādāt arvien vairāk kokaīna, viņi sāka pārņemt kontroli pār visu operāciju, no ražošanas līdz izplatīšanai. Šīs varas maiņas rezultātā sākās Meksikas izvirzīšanās par dominējošo spēku narkotiku tirdzniecībā. Līdz 90. gadu beigās un 2000. gadu sākumā Meksikas karteļi vairs nebija tikai starpnieki. Tie bija izauguši par globālām noziedzīgām impērijām, kas kontrolēja ne tikai narkotiku tirdzniecību, bet arī cilvēku kontrabandu, izspiešanu un ieroču tirdzniecību. Viens no lielākajiem vārdiem šajā jaunajā Meksikas karteļu laikmetā ir Sinaloas kartelis, kuru vadīja bēdīgi slavenais Joaquins El Chapo Guzmans. Viņa vadībā Sinaloas karteļs kļuva par pasaulē spēcīgāko narkotiku tirdzniecības organizāciju. Runa vairs nebija tikai par kokaīnu. Sinaloas karteļs specializējās heroīna, metamfetamīna un fentanila tirdzniecībā, darbojoties vairāk nekā 40 valstīs. Pat pēc tam, kad El Chapo tika notvērts un nosūtīts uz ASV, viņa karteļs joprojām ir nozīmīgs spēks, pateicoties arī viņa dēliem, kuri turpina ģimenes biznesu. Sinaloas kartelim ir bijusi izšķiroša loma ASV pārpludināšanā ar fentanilu, sintētisku opioīdu, kas ir 50 reizes spēcīgāks par heroīnu. Viņu plašā tuneļu izmantošana zem ASV un Meksikas robežas, ietekme uz likumsargiem un spēja pielāgoties ir ļāvusi viņiem saglabāt vadošo pozīciju. Tad ir Jalisco jaunās paaudzes karteļs, jeb CJNG, kas pēdējā desmitgadē strauji pieaug. Tas ir pazīstams ar savu ārkārtējo vardarbību un nežēlīgajām taktikām. CJNG militārā stila operācijas, tostarp uzbrukumi no slēpņa, eksekūcijas un augstas jaudas ieroču izmantošana ir padarījušas to par vienu no bīstamākajām noziedzīgajām organizācijām pasaulē. Šis karteļa grupējums ir pārņēmis fentanila ražošanu, un šī narkotika ASV izraisa satriecoši daudz nāves gadījumu. No 70 līdz 80 tūkstošiem nāves gadījumu ir saistīti tikai ar šo narkotiku. CJNG nežēlīgās metodes ir daļa no tā identitātes, un tas ir ieguvis reputāciju terorizējot ne tikai konkurējošos karteļus, bet arī veselas kopienas. Karteļa grupējums ir kļuvis tik spēcīgs, ka varas iestādes to ir atzinušas par vienu no nozīmīgākajiem draudiem gan Meksikai, gan ASV. Vēl viens nozīmīgs spēlētājs ir Līča kartelis, viena no vecākajām un vislabāk nostiprinātajām organizācijām Meksikā. Līča kartelis kādreiz kontrolēja svarīgus kontrabandas ceļus, pa kuriem narkotikas tika pārvietotas no Kolumbijas caur Meksiku uz ASV. Mūsdienās tas vairāk iesaistās cilvēku tirdzniecībā, izspiešanā un citās nelegālās aktivitātēs, īpaši gar ASV un Meksikas robežu. Lai gan Līča kartelis ir zaudējis lielu daļu savas iepriekšējās varas jaunākiem un vardarbīgākiem karteļiem, piemēram CJNG un Sinaloa, tas joprojām ir spēks, ar kuru jārēķinās.
Iekšējās nesaskaņas un tiesību sargājošo iestāžu spiediens ir piespieduši Galfa karteļa grupējumu mainīt taktiku, taču tas joprojām saglabā ievērojamu ietekmi noteiktos reģionos. Tad ir Los Zetas, kas sākotnēji tika izveidots kā līča karteļa militārais spārns. Laika gaitā viņi atdalījās un kļuva bēdīgi slaveni ar savu ārkārtējo brutalitāti. Masveida slepkavības, galvu nociršana un šausminošas vardarbības izpausmes kļuva par viņu firmas zīmi. Zetas kādreiz iedvesa bailes ar savu augsti organizēto un efektīvo militāro taktiku izmantošanu, padarot viņus par vienu no visspēcīgākajiem karteļiem Meksikas vēsturē. Tomēr tāpat kā daudzi vecākie karteļi, Los Zetas gal galā cieta no iekšējas sašķaušanās un varas iestāžu represijām. Neskatoties uz viņu norietumu, Zetas paliekas joprojām darbojas, bieži iesaistoties izspiešanā, nolaupīšanās un citos vardarbīgos noziegumos. Mičoakānā divas citas grupas, La Familia Mičoakāna un Los Viagras, ir izveidojušas savas teritorijas. La Familia Mičoakāna sākotnēji sevi pasniedz kā grupu ar pseido-reliģisku ideoloģiju, apgalvojot, ka aizsargā vietējās kopienas, taču viņi ātri kļuva pazīstami ar savu vardarbību. Los Viagras izveidojās kā konkurējoša grupa, bieži sadaroties ar Sinaloa karteli un CJNG par reģiona kontroli. Abas šīs grupas ir cieši iesaistītas sintētisko narkotiku, piemēram, metamfetamīna ražošanā, un ir pazīstams ar savu iesaisti izspiešanā, nolaupīšanās un brutālās taktikās, lai saglabātu kontroli pār savām teritorijām. Šo karteļu uzplaukums ir atstājis postošas sekas gan uz Meksiku, gan Amerikas Savienotajām valstīm. Meksikā narkotiku karteļu vardarbība ir sasniegusi neiedomājamus apmērus. Kopš valdība 2006. gadā sāka pastiprināti cīnīties pret organizēto noziedzību, ir nogalināti vairāk nekā 400,000 cilvēku. Veselas kopienas ir tikušas iznīcinātas, un daudzi civiliedzīvotāji ir nonākuši karteļu kāru krustugunīs. Pilsētas un ciemati ir šo vareno grupējumu kontrolē, un likumsargi bieži vien ir pārspēti gan skaita, gan resursu ziņā. ASV opioīdu krīzi ir tikai sāsinājusi fentanila ieplūšana tirgū. Pārdozēšanas izraisīto nāves gadījumu skaits ir strauji pieaudzis, un fentanils tagad ir viens no galvenajiem nāves cēloņiem amerikāņiem, kas jaunāki par 50 gadiem. Šie karteļi ar savām plašajām operācijām ir būtiski veicinājuši šo sabiedrības veselības ārkārtas situāciju. Varas maiņa no Kolumbijas karteļiem uz Meksikas organizācijām ir būtiski mainījusi narkotiku tirdzniecību. Kolumbijas karteļi varēja būt kokaīna kontrabandas karaļi, taču Meksikas karteļi ir izveidojuši savu impēriju ne tikai pārņemot kokaīna tirdzniecību, bet arī paplašinoties sintētisko narkotiku, piemēram, fentanila un metamfetamīna tirgū. Viņi ir pielāgojušies, attīstījušies un kļuvuši par daudzpusīgām noziedzīgām organizācijām. Neskatoties uz pastāvīgajiem centieniem ar tiem cīnīties, šie karteļi turpina uzplaukt. Situācijai gan Meksikā, gan ASV kļūstot arvien nopietnākai, viena lieta ir skaidra. Cīņa pret šiem karteļiem ir tālu no beigām. Meksikā karteļi nav tikai narkotika tirgotāju grupas, tie darbojas vairāk kā ēnu valdības. Katrs kartelis valda pār noteiktām teritorijām ar tādu kontroli un ietekmi, kas var sacensties ar pašu valsti. Šīs noziedzīgās impērijas ir sadalījušas valsti reģionos, kur tās specializējas visā, sākot no narkotiku ražošanas līdz izspiešanai, cilvēku tirdzniecībai un pat degvielas zādzībām. Sinaloas kartelis ir viena no spēcīgākajām un pazīstamākajām organizācijām pasaulē, un tā ietekme sniedzas visā Meksikā un ārpus tās. Galvenokārt bazējoties Sinaloas reģionā, kartelis kontrolē svarīgākos narkotiku kontrabandas ceļus, īpaši tos, kas tiek izmantoti kokaīna un fentanila pārvadāšanai uz ASV. Sinaloas karteļa gadījumā narkotiku tirdzniecība ir globāls bizness. Viņiem ir plaši globāli tīkli, un viņu spēja orientēties sarežģītos kontrabandas maršrutos ir ļāvusi tiem saglabāties kā vieniem no vadošajiem spēlētājiem karteļu pasaulē. Rietumu štatā Jalisco jaunās paaudzes kartelis jeb CJNG valda pār visu. Šis kartelis ir bēdīgi slavens ar savām vardarbīgajām taktikām, tostarp tiešām sadursmēm ar Meksikas valdību. CJNG ir strauji izaudzis par vienu no bīstamākajiem un ietekmīgākajiem karteļiem valstī. Lai gan viņi ir iesaistīti dažādās nelegālās aktivitātēs, viņu galvenais ienākuma avots ir metamfetamīna ražošana. Jalisco ir kļuvusi par metamfetamīna ražošanas epicentru Meksikā, un CJNG darbība aptver plašas štata teritorijas, kur viņi kontrolē gan ražošanu, gan izplatīšanu. Kartelis ir vardarbīgs ne tikai attiecībā pret konkurējošiem karteļiem. Viņi ir mērķējuši uz likumsargiem un valdības amatpersonām ar nežēlīgu efektivitāti, bieži izmantojot militāra stila operācijas, lai nostiprinātu savu pārākumu. Virzoties uz austrumiem, Tamaulipas ir kaujas lauks par kontroli starp līča karteli un Zetas atliekām.
Lai gan šīs grupas vairs nav tik dominējošas kā agrāk, tās joprojām kontrolē galvenos kontrabandas ceļus un nelegālus uzņēmumus. Tamaulipas ir pazīstama ar savu iesaisti cilvēku tirdzniecībā un degvielas zādzībās. Šie karteļi bieži izmanto nabadzīgākos pierobežas reģionus, lai kontrabandas ceļā vestu cilvēkus uz ASV, un viņi ir nopelnījuši miljardus no nelegālām degvielas atsūknēšanas operācijām. Līča karteļa kontrole pār šo reģionu tiek atvieglota, pateicoties piekļuvei svarīgai infrastruktūrai, piemēram, cauruļvadiem un izplatīšanas tīkliem. Tikmēr Zetas, kuri sākotnēji bija paramilitāra grupa, ko izveidoja no Meksikas speciālo spēku dezertieriem, turpina izmantot nežēlīgu vardarbību, lai saglabātu kontroli pār šo reģionu. Mihoakānas reģionā, kas ir bagāts ar lauksaimniecības resursiem, vairāki karteļi sacenšas par pārākumu. Taču galvenie spēlētāji ir CJNG, Los Viagras un La Familia Michoacana. Lai gan šīs grupas nodarbojas ar dažādām noziedzīgām aktivitātēm, viena no ienesīgākajām operācijām ir vietējo avokādo un laima audzētāju izspiešana. Šie kultūraugi ir būtiski reģiona ekonomikai, un ir zināms, ka karteļi pieprasa no zemniekiem aizsardzības naudu, bieži izmantojot vardarbīgas metodes, lai panāktu savu prasību izpildi. Papildus izspiešanai šīs grupas ir cieši iesaistītas metamfetamīna ražošanā, un daudzas Michoacanas lauku teritorijas kalpo kā slepenas laboratorijas šīs narkotikas izgatavošanai. Vardarbība un izspiešana, kas nomoka šo reģionu, ir padarījusi dzīvi vietējiem iedzīvotājiem arvien grūtāku, jo viņi bieži nonāk ugunskrusta starp konkurējošiem karteļiem. Guerrero štatā situācija ir tikpat drūmā. Šis štats ir pazīstams ar heroīnu ražošanu, un vairāki karteļi, tostarp Guerrero Unidos, kas ir atšķēlusies grupa no Beltrāna Leivas organizācijas, cīnās par kontroli pār šo ienesīgo nozari. Guerrero ir viens no galvenajiem reģioniem Meksikā, kur audzē magoņu augus, kurus pēc tam pārstrādā heroīnā. Šie karteļi kontrolē ne tikai ražošanu, bet arī narkotiku kontrabandu, kas kontrabandas ceļā tiek ievesta ASV un citos tirgos. Heroīna tirdzniecība Guerrero ir tik dominējoša, ka tā kļuvusi par galveno ienākumu avotu daudziem noziedzīgiem grupējumiem šajā reģionā, kuri izmanto savu varu, lai uzspiestu savu kārtību vietējām kopienām. Ar heroīna tirdzniecību saistītā vardarbība ir izraisījusi pastāvīgus konfliktus, jo konkurējošie karteļi cīnās par kontroli pār magoņu audzēšanas reģioniem un kontrabandas ceļiem. Katrs no šiem reģioniem darbojas gandrīz kā atsevišķa valsts, kur karteļi funkcionē kā ēnu valdības. Viņi apliek ar nodokļiem vietējos uzņēmumus, panāk savu likumu ievērošanu un pat risina strīdus savās kopienās. Piemēram, ja vietējais veikala īpašnieks atsakās maksāt karteļa aizsardzības naudu, sekas var būt letālas. Karteļiem ir savas piespiedu metodes, bieži vien pielietojot vardarbību, lai saglabātu kontroli un noturētu civiliedzīvotājus paklausībā. Neatkarīgi no tā, vai tas ir nolaupīšana, galvas nociršana vai masu slepkavības, karteļa metodes ir gan brutālas, gan efektīvas. Dažos reģionos karteļu locekļi darbojas kā faktiski varas pārstāvji, piedāvājot aizsardzību apmaiņā pret lojalitāti un naudu, vienlaikus sodot ikvienu, kurš uzdrīkstas viņiem pretoties. Šo karteļu vara pār savām teritorijām ir tieši izaicinājums Meksikas valstī, kas ir cīnījusies, lai atgūtu kontroli reģionos, kur dominē noziedzīgās organizācijas. Karteļi ir labi aprīkoti, bieži vien labāk bruņoti un finansēti nekā vietējās tiesību sargājošās iestādes. Viņiem ir arī plašs korumpētu amatpersonu tīkls, kas saņem no viņiem atalgojumu, un tas valdībai vēl vairāk apgrūtina cīņu pret viņu darbībām. Šajā pasaulē karteļi nav tikai noziedznieki, viņi ir savas teritorijas valdnieki. Viņi nosaka, kas notiek viņu teritorijās, un viņu ietekme sniedzas daudz tālāk par narkotiku tirdzniecību. No zemnieku izspiešanas līdz cilvēku tirdzniecības operāciju vadīšanai šo karteļu vara ir absolūta. Daudziem meksikāņiem, kas dzīvo šajās teritorijās, dzīve karteļu kontrolē ir kļuvusi par skarbu realitāti, ar maz cerību uz pārmaiņām, ja vien Meksikas valdība spēs nopietni izaicināt šīs noziedzīgās impērijas. Daudz viet Meksikā, kur valdībai ir grūtības saglabāt kontroli, karteļi ir pārņēmuši varu, aizpildot tukšumu un ieņemot ēnu valdības lomu. Šīs noziedzīgās organizācijas nav saistītas tikai ar narkotikām un vardarbību. Tās pārvalda veselas kopienas, nodrošina pakalpojumus, panāk likumu ievērošanu un pat kontrolē vietējās ekonomikas. Tomēr, lai gan varētu šķist, ka karteļi pārņem varu tur, kur valsts ir izgāzusies, dzīve viņu varā nebūtu nav labvēlīga. Tas ir baiļu, piespiešanas un nežēlības murgs.
Viens no visviltīgākajiem veidiem, kā karteļi saglabā kontroli, ir izspiešana, pieprasot piso, jeb aizsardzības naudu no ikviena, kurš mēģina vadīt uzņēmumu. Šī prakse neatiecas tikai uz lieliem uzņēmumiem. Ielu tirgotāji, mazie zemnieki un pat vietējie veikali ir spiesti maksāt. Piemēram, Mičoakānas štatā avokādo audzētājiem katru gadu ir jāatdod līdz pat $1000 par katru hektāru. Ja viņi neievēro prasības, sekas var būt letālas. Karteļi sūta vienkāršu, bet nežēlīgu vēstījumu. Maksā nodokli vai saskaries ar atriebību. Reģionos, kur šie karteļi ir nostiprinājuši savu varu, daudziem iedzīvotājiem nav citas izvēles, kā vien pakļauties karteļu prasībām, baidoties par savu vai ģimenes drošību. Tomēr tas viss nav tikai izspiešana un iebiedēšana. Karteļi, īpaši tādi ietekmīgi kā Sinaloa karteļs un CJNG, zina, ka vietējo iedzīvotāju atbalsta iegūšana ir būtiska, lai saglabātu savu varu. Tāpēc, lai to panāktu, viņi dažkārt uzņemas labdaru lomu, finansējot sociālos pakalpojumus, lai nodrošinātu lojalitāti un nostiprinātu savu varu. Piemēram, Covid-19 pandēmijas laikā gan CJNG, gan Sinaloa karteļs izdalīja palīdzības pakas grūtībās nonākušajām kopienām, nodrošinot pārtiku un preces tiem, kam tās bija ļoti nepieciešamas. No pirmā acu uzmetiena varētu šķist, ka šie karteļi rīkojas aiz labestības vai pilsoniskā pienākuma, taču šī labvēlība ir stratēģiska. Mērķis ir nopirkt lojalitāti un, vēl svarīgāk, panākt, lai šo apgabalu iedzīvotāji uzlūko karteļus kā aizsargus, nevis tikai noziedzniekus. Šī taktika veido sava veida atkarību, kur vietējie iedzīvotāji jūtas parādā karteļiem par savu izdzīvošanu, tādējādi viņi retāk pretojas vai apstrīd karteļu varu. Taču tiem, kas nepakļaujas karteļa noteikumiem, sods var būt ātrs un šausminošs. Kartelis īsteno savu varu ar nežēlīgu brutalitāti, izmantojot publiskas nāves soda izpildes un šausminošus vardarbības demonstrējumus, lai dotu signālu ikvienam, kurš apsver iespēju pārkāpt noteikumus. Dažos gadījumos upuriem ir nocirstas galvas vai viņi ir pakļauti skābes vannām. Metodes, kas nav domātas tikai nogalināšanai, bet arī baiļu iedvešanai sabiedrībā. Neatkarīgi no tā, vai tas ir informators, konkurējošās bandas loceklis vai pat nevainīgs civiliedzīvotājs, kurš nejauši nonācis nepareizā vietā un laikā, neviens nav pasargāts no nežēlīgajiem sodiem, ko piemēro kartelis. Vardarbība bieži tiek veikta publiski, lai nosūtītu biedējošu vēstījumu, ka jebkurš mēģinājums nepakļauties karteļa likumiem piedzīvos tādu pašu likteni. Varbūt viens no biedējošākajiem karteļu kontrolas aspektiem ir viņu spēja vervēt bērnus savās armijās. Dažos reģionos bērni, kas ir tikai 10 gadus veci, tiek piespiedu kārtā vervēti un apmācīti kalpot par ierindas kaujiniekiem karteļa operācijās. Šie jaunie vervētie bieži tiek piespiesti vai iebiedēti pievienoties, un tiem, kuri atsakās, tiek piemērotas briesmīgas sekas. Spīdzināšana vai nāve ir izplatīts sods tiem, kuri mēģina izbēgt vai pretojas karteļa ietekmei. Šiem bērniem izvēle ir vienkārša – pievienoties kartelim vai saskarties ar šausminošu likteni. Daudzi tiek piespiesti iesaistīties vardarbīgās aktivitātēs, piemēram, narkotiku pārvedāšanā, slepkavību izpildē vai strādājot kā novērotāji. Karteli izmanto neaizsargātus jauniešus, piedāvājot viņiem aizsardzību un piederības sajūtu, vienlaikus pārvēršot viņus par vardarbības un terora instrumentiem. Karteļu varā dzīve kļūst par ikdienas cīņu par izdzīvošanu. Cilvēki, kas dzīvo šajās teritorijās, bieži saskaras ar neiespējamu izvēli – pakļauties vai tikt sodītiem. Karteli daudzējādā ziņā izveido sistēmu, kurā viņi ir gan apspiedēji, gan apgādātāji, padarot gandrīz neiespējami iedzīvotājiem atbrīvoties no viņu kontroles. Bailes no vardarbības, nāves draudi un pastāvīga izspiešana atstāja cilvēkiem maz cerību uz izkļūšanu. Valdības nespēja vai nevēlēšanās izaicināt šos karteļus tikai pastiprina viņu varu, un vardarbības cikls turpinās bez apstājas. Meksikas karteļi ir attīstījušies daudz tālāk par stereotipisko ielu bandu tēlu. Tagad tie darbojas kā spēcīgi paramilitārie spēki ar bruņotiem konvojiem, droniem un raķešu palaišanas iekārtām. Šīs organizācijas vairs nenodarbojas tikai ar narkotiku kontrabandu. Tās izvērš pilna mēroga karus, bieži atstājot aiz sevis iznīcību un haosu. Viena no asiņainākajām un bīstamākajām sacensībām mūsdienās ir nepārtrauktā cīņa starp CJNG un Sinaloas karteli. Kauja, kas izpostījusi veselus reģionus un prasījusi neskaitāmas dzīvības. Katru gadu iet bojā tūkstošiem cilvēku, jo šie divi karteļi cīnās par pārākumu narkotiku tirdzniecībā, teritoriju un ietekmi. Kamēr cīņa turpinās visā valstī, tādi štati kā Mičoakāna un Sakatekasa ir kļuvuši par karteļu vardarbības epicentru.
Veselas pilsētas un ciemati ir kļuvuši tukši, jo ģimenes bēg, baidoties nonākt karteļu savstarpējās apšaudes krustugunīs. Vardarbība bieži ir neselektīva, vērsta pret ikvienu, kurš stājas šo noziedzīgo impēriju ceļā. Nevainīgi civiliedzīvotāji, policisti un pat vietējie politiķi bieži nonāk pieaugošās vardarbības krustugunīs, kas skaidri parāda, ka karteļi vairs nekontrolē tikai nelegālo tirdzniecību, bet gan veselas kopienas. Šo karu tik nāvējoši padara tas, ka abi karteļi tagad izmanto militāra līmeņa taktiku. Pagājuši ir tie laiki, kad karteļi paļāvās tikai uz ielu līmeņa operācijām vai korumpētiem amatpersonām, lai paveiktu savu darbu. Šie karteļi ir kļuvuši izsmalcināti un smagi bruņoti, pieņemot tāda paša veida ieročus un stratēģijas, kādas jūs sagaidītu no nacionālās armijas. Viena no biedējošākajām karteļu kara sastāvdaļām ir bruņoto transportlīdzekļu izmantošana, ko angļu valodā sauc par narkotanks vai spāņu valodā par monstruos. Tie ir pašu gatavoti tanki, kravas automašīnas, kas pastiprinātas ar biezu tērauda slāni, bieži aprīkotas ar ložmetējiem un dažos gadījumos arī ar raķešu granātmetējiem. Šie transportlīdzekļi ļauj karteļiem iebrukt pilsētās, sarīkot slēpņu uzbrukumus konkurentiem un viegli pretoties militārai vai policijas iejaukšanās. Īpaši CJNG ir pacēlis karteļu karadarbību jaunā līmenī, izmantojot dronus. Šie bezpilota lidaparāti tiek izmantoti, lai nomestu sprāgstvielas uz konkurējošām grupām, pārvēršot debesis par kaujas lauku. Dronu izmantošana nav tikai biedējoša taktika, bet arī liecina par karteļa pieaugošajām tehnoloģiskajām spējām. Ar droniem CJNG var novērot ienaidnieka kustības, mērķēt uz konkrētām personām un pat veikt uzbrukumus no augšas, vienlaikus izvairoties no tiešas konfrontācijas. Spēja veikt karadarbību no gaisa viņiem sniedz stratēģisku priekšrocību, un tas ir rīks, ko arī Sinaloas kartelis un citas grupas cenšas ātri pārņemt. Dronu ieviešana karteļu karā uzskatāmi parāda, cik tālu šīs organizācijas ir attīstījušās no vienkāršiem narkotiku pārvedātājiem līdz pilnvērtīgi militarizētiem spēkiem. Karteļiem tagad ir pieejami militāras klases ieroči, modernās tehnoloģijas un arvien vairāk jaunu rekrūšu, kas ir gatavi iesaistīties cīņā. Šie rekrūši bieži tiek ievilināti karteļu armijās ar solījumiem par naudu, varu un aizsardzību. Reģionos, kur valdības klātbūtne ir minimāla vai tās vispār nav, karteļi kļūst par faktisko varu, piedāvājot kārtības un struktūras sajūtu citādi haotiskā pasaulē. Taču šī vara nāk ar augstu cenu. Tie, kas atsakās sadarboties, bieži tiek pakļauti nežēlīgam sodam vai nāvei. Šī kara vidū robežas starp noziedzīgajām bandām un likumīgajiem militāriem spēkiem kļūst izplūdušas. Karteli darbojas it kā tie būtu paši savas armijas ar saviem uzvedības kodeksiem, rangiem un stratēģiskām operācijām. Viņi veido alianses ar citiem karteliem, karo par teritorijām un izmanto savu ietekmi, lai ietekmētu vietējās valdības un tiesības sargājošās iestādes. Cilvēkiem, kas dzīvo šajās teritorijās, valdības nespēja uzturēt kārtību, tikai pastiprina kartela varu. Dažos aspektos kartelis sāk atgādināt bandītu valsts militāros spēkus. Viņiem ir cilvēku resursi, ieroči un griba cīnīties pret jebkādu pretestību, tostarp pret Meksikas valdību. Kamēr CJNG un Sinaloas kartels turpina pieaugt spēkā un ietekmē, ir skaidrs, ka viņu karš ir tālu no beigām. Viņu spēja terorizēt veselas reģionus un destabilizēt valsti rada nopietnu izaicinājumu Meksikai, kas cenšas ierobežot šo pieaugošo paramilitāro draudu. Šī karteļu kara sekas ir tālajošas. Kamēr karteļi turpina paplašināt savu vāru un ietekmi, cieš veselas kopienas. Cīņā par kontroli pār Meksikas noziedzīgajām impērijām likmes ir augstas, un karš kļūst tikai niknāks. Meksikas cīņa ar vareniem narkotiku karteļiem ilgst jau gadu desmitiem, tomēr valsts šķiet iestrēgusi nebeidzamā vardarbības un korupcijas ciklā. Neskatoties uz valdības un starptautisko partneru daudziem centieniem, šīs noziedzīgās organizācijas turpina kļūt spēcīgākas, atstājot kopienas bailēs. Jautājums, kas ir visiem prātā, ir, kāpēc valdība nav spējusi viņus apturēt? Atbilde slēpjas sistemātiskā korupcijā, neveiksmīgās stratēģijās un ārējos spēkos, kas veicina karteļa nekontrolēto varu.
Viens no nozīmīgākajiem šķēršļiem cīņā pret karteļiem ir dziļi iesakņojusies korupcija Meksikas tiesību sargājošajās iestādēs. 2020. gada ziņojums atklāja, ka vairāk nekā 60% vietējo policijas spēku ir iefiltrējušies karteļu locekļi. Dažās mazākās pilsētās situācija ir vēl sliktāka. Veselas policijas nodaļas ir tikušas kompromitētas. Virsnieki atkāpjas no amata, baidoties no karteļa atriebības, vai arī tiek piekukuļoti, lai pievērtu acis uz notiekošo. Tas nozīmē, ka daudzos gadījumos cilvēki, kuriem būtu jāsargā un jāpalīdz sabiedrībai, patiesībā strādā tieši tām organizācijām, kas terorizē iedzīvotājus. Karteļi ir izmantojuši kukuļošanu un iebiedēšanu, lai nodrošinātu vietējo policijas un militāro spēku lojalitāti, padarot efektīvas pretestības izveidi ļoti sarežģītu. Pat tad, kad varas iestādes mēģina rīkoties pret karteļu locekļiem, šī infiltrācija bieži noved pie informācijas noplūdes vai sabotāžas. Bez uzticamas tiesību sargājošās sistēmas cīņa ar karteļiem kļūst līdzīga mēģinājumam dzēst ugunsgrēku, kamēr ugunsdzēsēji atrodas otrā liesmu pusē. Meksikas valdība jau ilgu laiku ir paļāvusies uz stratēģiju, kas pazīstama kā līderu likvidēšanas stratēģija, kuras ietvaros tiek arestēti vai nogalināti karteļu līderi. Teorija ir tāda, ka likvidējot karteļu vadītāju, organizācija sabruks. Šī stratēģija ir novedusi pie tādu bēdīgi slaveno karteļu līderu kā Joaquins El Chapo Guzmans sagūstīšanas vai nāves, taču rezultāti ir bijuši tālu no veiksmīgiem. Patiesībā ir noticis pretējais. Karteļu vardarbība ir sāsinājusies, un šo līderu atstātais varas vakums ir ļāvis izcelties niknām savstarpējām cīņām starp frakcijām. Kad tādi līderi kā El Chapo tiek izņemti no aprites, citi karteļu locekļi steidzas ieņemt viņu vietu augšgalā. Šīs savstarpējās cīņas bieži noved pie nežēlīgiem teritoriju kariem, kas palielina asins izliešanu un destabilizē veselas reģionus. Ir kļuvis skaidrs, ka atsevišķu līderu izņemšana neatrisina karteļu varas pamatcēloni. Tas tikai uz laiku izjauc esošo stāvokli, vienlaikus ļaujot parādīties jauniem, tikpat bīstamiem cilvēkiem. Līderu likvidēšanas stratēģija var radīt dramatiskus virsrakstus, taču tā nav bijusi ilgtspējīga risinājuma karteļu apturēšanai. Savienotās valstis ir iztērējušas miljardiem dolāru, cenšoties ierobežot nelegālo narkotiku, piemēram, kokaīnu un fentanila plūsmu no Meksikas. Neskatoties uz šiem centieniem, fentanila ražošana Meksikā turpina strauji pieaugt, un karteļi ir ātri pielāgojušies mainīgajām narkotiku tendencēm. 2023. gadā ASV narkotiku apkarošanas pārvalde, jeb DEA, konfiscēja vairāk nekā 379 miljonus nāvējošu fentanila devu. Tomēr pieprasījums pēc šīs narkotikas joprojām ir augsts, un karteļi turpina darboties nesodīti. DEA centieni ir vērsti uz narkotiku sūtījumu apturēšanu pie robežas un karteļu darbības izjaukšanu, taču šie pasākumi bieži šķiet kā virspusējs risinājums daudz lielākai problēmai. Lai gan miljardiem tiek ieguldīti šajās iniciatīvās, karteļi joprojām ir soli priekšā, atrodot jaunus veidus, kā ražot un kontrabandas ceļā ievest narkotikas ASV. Narkotiku tirdzniecības cikliskā daba apgrūtina piegādes ķēdes pārraušanu. Jauni spēlētāji ātri ieņem veco vietu un vardarbība turpina pieaugt. Cilvēku upuru skaits Meksikas narkotiku karā ir satriecošs. Visā valstī ir atklātas vairāk nekā 500 masu kapenes, kas ir biedējošs atgādinājums par to, cik nežēlīgi karteļi izreikinās ar tiem, kas tiem stājas ceļā. Vardarbība ir smagi skārus arī žurnālistus. Kopš 2000. gada Meksikā ir nogalināti vismaz 150 žurnālisti. Daudzi no viņiem kļuva par mērķi, jo izmeklēja karteļu darbību vai par to ziņoja. Šīs slepkavības sūta skaidru vēstījumu mēdījiem un sabiedrībai. Ja atklāti iestāsies pret karteļiem, tu vari būt nākamais. Arī politiķi tiek nogalināti ar satraucošu regularitāti, īpaši vēlēšanu sezonās, kad karteļi cenšas kontrolēt vietējās pašvaldības un ietekmēt politiku. Pieaugot vardarbībai un karteļu ietekmei, daži eksperti baidās, ka Meksika ir uz robežas kļūt par nefunkcionējošu valsti. Valsts, kur valdības vara ir lielākoties simboliska un karteļiem ir pilnīga kontrole. Ja pašreizējā tendence turpināsies, karteļi varētu pilnībā pārņemt kontroli pār galvenajām nozarēm, piemēram, narkotiku ražošanu, cilvēku tirdzniecību un pat legālajiem uzņēmumiem. Viņi galu galā varētu pilnībā pārņemt kontroli pār politiku, nosakot, kurš tiek ievēlēts un kontrolējot lēmumu pieņemšanu visos valdības līmeņos. Narkovalsts izveidošanās iespēja ir biedējoša, taču tā nav neiespējama. Meksikas valdība cenšas tikt līdzi karteļu mērogam un sarežģītībai, un organizētās noziedzības ietekme ir dziļi iesakņējusies sabiedrībā. Šī situācija ir likusi daudziem domāt, vai valsts jebkad spēs atgūt savu suverenitāti, vai arī karteļi kļūs par īstajiem varas turētājiem Meksikā.
Tātad, ko var darīt, lai apturētu karteļus un atgūtu kontroli? Daži eksperti apgalvo, ka Meksikai būtu jākoncentrējas uz korupcijas izskaušanu tiesības sargājošajās iestādēs. Ja policijas spēki netiks attīrīti un netiks nodrošināts, ka karteļu locekļi nevar iefiltrēties svarīgās institūcijās, jebkura stratēģija pret karteļiem ir lemta neveiksmei. Centieni izskaust karteļu ietekmi valdībā un drošības iestādēs ir būtiski, lai izjauktu karteļu infrastruktūru. Citi apgalvo, ka narkotiku legalizācija varētu samazināt karteļu peļņu, likvidējot nelegālo tirgu. Lai gan šī pieeja joprojām ir pretrunīga, daži uzskata, ka dekriminalizējot tādas narkotikas kā fentanils, valdības varētu atņemt karteļiem to galveno ienākumu avotu, galu galā vājinot to varu. Vēl viens ierosinātais risinājums ir lielāka ASV militārā iesaiste. Daži politiķi iesaka karteļus atzīt par teroristiskām organizācijām, kas ļautu pret tiem veikt tiešas militāras darbības. Lai gan tas sāsinātu konfliktu un vēl vairāk iesaistītu ASV Meksikas lietās, tas varētu arī sniegt Meksikas valdībai papildu resursus un atbalstu cīņā pret karteļiem. Meksikas karteļu krīze ir viena no smagākajām drošības katastrofām pasaulē. Karteļiem kontrolējot plašas teritorijas, veidojot paralēlas varas struktūras un veicot masu slepkavības, valsts atrodas krustcelēs. Bez izlēmīgas rīcības Meksikai draud vēl dziļāka grimšana bezlikumībā, un tuvākajā nākotnē pastāv iespēja, ka izveidosies vesels narkovalsts. Neskatoties uz to, jautājums paliek, vai Meksika spēs atgūt savu zemi, vai arī karteļu impērija jau ir uzvarējusi. Paldies, ka šodien pievienojāties man. Ceru, ka jums patika šis video, un ja vēlaties redzēt vēl līdzīgas video, lūdzu apsveriet iespēju abonēt un ieslēgt paziņojumus. Tas tiešām palīdz. Vēlreiz paldies un tiekamies nākamreiz raidījumā Map Pack.